Tātad Džeki īsti pamācīja. Jā. Zini, mīlēs sāk plaudēt, tad šito griezīsim ārā. Es runāšu tagad apmēram. Runāju, tu nedzirdi? Dzirdi. Es varu pabļaut. Es varu būt kaputs. Pagaid. Tu šo ventilātoru slēgt ārā? Nē, mums viņš baigs skaļais. Nu būs augsti. Es domāju, kāpēc krēsls šķišķis ir Helvī krēsls taču ir. Nav ieļots. Man jaunieši gatavi? Būs tev jāstāv uzruna. Daudz reiz būs šitā te. Tā mēs esam uzaicinājuši sevi ciemos pie uzvarētājiem, uzvarētāju komandas. Ja nemaldos, tad nav bijis tā, ka kāds ir uzvarējis visu sezonu, visas komandas titlus dabūjis pirmās vietas. Un nav bijis iepriekš vēl tā, ka katrā posmā uzvar kāds no komandas. Vai jums ir katram pa 2 uzvarām posmā? Taisnība. Pareizi Katram pa pateicu? 2 pirmajām vietām. Katram pa 2 pirmajām vietām un 2 posmos viss piedestāls bija Ragans komandai. Taisnība, jā. Daugavpils un Igaunija. Igaunija. Jā. Nu, Džek, kā jums tā sanāca? Runātīgākais droši var sākt. Kurš ir runātīgākais? Robels teica, uzbraucam, Mārtiņš teica, arī uzbraucam, tad arī uzbraucam pa lielam, vairāk vai mazāk, man šķiet vismaz. Bet, man jau šķiet, ka tas ir vairāk vai mazāk daudz darba, daudz stundas trasē, labas komandas, labas potera un perspektīvu braucēju tāds auglis, teiksim tā. Tas ir visiem, mums nevienam nebija pirmā sezona, tās visiem ir 3 sezonas bijušas. Martinam 4, ne? 4. sezona, jā, un tad arī pa lielam, man tā liekas, tie augļi arī ir nākuši, pateicoties tam visam. Bet šī viennozīmīgi... sezona, 4. vieta. Robis dusmīgs tev bija tajā posmā. Labi, pirmajā? Nē, Igaunijā. Ok, labi, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Bet šī sezona kā kopumā jums kā komandai, ir, labi, jums ir maksimālais punktu skaits komandai, tā kā visticamākais, kad, Ļoti izdevusies. Ļoti izdevusies. Vai jūs vispār atceraties, kad ir bijis tā, ka driftā kāda komanda visos posmos izceļ uzvaras? Cik zināms, ne? Jo es meklēju, es speciāli centos atrast, tā informācija tur nav tā, ka viņi ļoti daudz pieejama un tur ir daudz jārēķina, jāņemās. Mēs neatradām neko tādu, ka būtu no vienas komandas katru posmu kāds uzvarējis. Jā, tas, kas ir pro klasē ar vecajiem ērmiem. Nē, mēs pa strītu. Mēs pro divi varētu būt Steinbergs ar Kuļievu, ka brauc arī? Nē, varbūt. Man liekas, par kuru gadu tu domā? 20? 23, man šķiet, ka viņam ir Sopovīs gads arī nē. It kā nē. Tad man tā liekas, mēs esam sarakstījuši vēsturi jau vien ar tiem 2 posmiem un ar to, ka mēs katru posmu esam uzvarējuši. Es domāju, ka vai vēl kāds to spējas pārspēt? Īstenībā mēs varam šeit pajautāt mūsu skatītājiem, ja kāds skatās un zina, vai droši mums palabot. Informācija ir atrodama, bet tad ir jāņem kalkulators un daudz jārēķina, jāskatās. Jā. Ķersimies, vērsim pie ragiem. Pirmais posms. Jums gāja tīri labi. Patiņš gāja kauties tiesnešiem. Bija situācija? Ne pirmā, ne pēdējā reize. Robi, kā tev gāja? Kā lai saka, normāli. Veiksmi bija manā pusē. Veiksmi bija tavā pusē. Esot uz vietas, es redzēju, kādi bija laikapstākļi. Kvalifikācija, treniņi bija pa sausu un sacensību dienā viss bija slapšs. Pirmais posms, kā jau pirmais posms, jauna sezona, nezinu, ko sagaidīt. Tehnika vispār vai strādās vai nestrādās. Tas, kas pats svarīgākais, vai ne? Kā jau mēs zinām, tehnika jauna upgrade. Šogad nebija manā pusē, bet... Pa slapju man patīk braukt pa slapju. Nezinu, kāpēc cilvēkiem nepatīk braukt pa slapju, bet varbūt tāpēc, ka nosaukums arī tāds, jā, bet pa slapju ir interesanti braukt. Un pa saules, kā jau pa saules, brauc, darīja visu, ko varēja, un tīri zolīt sanāk. Šogad bija tāda vispār bez stresa, visam gāja klāt, nesatraucos ne pa ko, brīvi brauc, uztver to kā parastu treniņu, un varbūt savā ziņā tas palīdzēja. Mārtiņ? Par pirmo posmu? Jā. Vai? Man pastāv viņas beigām, var Mārtiņ, tu pastāst, ka tu kā... Var Mārtiņs izstāstīt, kā viņam gāja, tas arī izstāstīt, kā man gāja. Pilnīgi perfekti, visas neatceros, man liekas, ka kvalifikācijā man bija 2. vieta. 1 punkts. 2. vieta, 90 punkti. Jā, aiz Vozņakovski, man liekas, kaut kas tāds bija. Un jā, viss bija pa sauso, viss kabats bija labi, mierīgi salasīt varēja. Un tā nākamā diena 3. vietu es dabūju. Un pret Robi, man liekas, es nebraucu tajā posmā. Pirmajā nebija. Man liekas, ka nē. Nē, tu tur pats sev sašāvi. Bet pats sev sašāvu kājā, top 4, man liekas, pret Kārli Milužu. Jā,
Pēc tam dabūja 3. vietu. Dabūja vienkārši. Dabūja, jā. Izcīnīja. Izcīnīja, tas jau skan labāk, viņš izcīnīja. Ja tev likās, ka tu brauc pa kabatām, pasties video. Labi, tagad šādas sarunas mēs varam mierīgi arī palikt vispār bez problēmām. Tas nopietni, vismaz ir kaut kas. Normāli, Mārtiņ, kā tev gāja pirmajā posmā? Man vispār uz pirmo posmu, kā tās ekspektācijas bija ļoti lielas. Tas viss, man nebija gluži kā Robertam, kad pilnīgā čilā mēs tur bijām gājuši cauri to, ko mēs no pēdējā podkāsta filmējām, motoru maiņām, mašīnas pārbūvēšanai un tā tālāk. Komandas zina, es ierados uz pirmo posmu ar 2 mašīnām, gan ar savu mašīnu, gan ar pagājušās sezonas komandas biedra Andersona mašīnu, jo mana mašīna... toreiz arī sanāk, ka to galvas bildes defektu arī nobrauc to visu posmu, ko es nezināju. Man tur zuda tosols, karsa un viss kaut kas tur bija. Bet ļoti stresains posms, kvalifikācija daudz maz, tur kaut kas. Tā mašīna negāja līdz galam, ko mēs paši vēl nesapratām. Tandēmi pa slapju, kur tu īsti nejūti, ka tā mašīna neiet. Top 32 bija 3 pārbraucieni man ar konkurentu. Pieejamie visi, un pēc 2. pārbrauciena es jau Helviem vairs prasīju, es saku, ko mums vēl darīt. Mēs esam visu izdarījuši, mēs vairāk neko, pa lielam, kā tur bija... jauni tiesneši 3, kas nebija īsti to strītu līdz galam tiesājuši, laikam, tas arī nospēlēja. Un, neieslīgsim tajās detaļās mazajās, kāpēc es zaudēju, bet jā, bija 3 pārbraucieni, pēc kuriem es zaudēju. Pēc pirmā posma, es nezinu, varbūt jums kaut kāda rezultāts. Mums tāds 30. kopvērtējumā bija pēc pirmā posma. 18. vieta. Pirmajā posmā. Es to uzskatu kā 30. 18. vieta ar 18 punktiem. Jā, ar 18 punktiem. Es biju baigdosmīgs pēc tā pirmā posma. Pēc gongas 2 stundas runājām ar tiesnešiem, bet tas jau neko nemaina. Tas nebija to, lai... Tas bija par to stāsts, lai kaut kas bišķi mainītos, lai saprastu, kur bija tā, jo mēs nejutāmies zaudējuši tos tandēmus. Man reāli interesē, kur bija tā problēma, es pat nezinu. Jā, kas bija tas, kāpēc zaudēji? Ja mēs redzējām no malas citādāk, bija šī izstījās. Jā, man pretinieks brauc ar mazu leņķi un visu laiku muka no manis savā līda braucienā. Līdz ar to man sanāca viņu visu laiku ķert. Un, principā, ja līdz brauc jau pa slapju mazā leņķī, tad tu brauc vēl bišķi mazākā un tev sanāk visu braucienu viņu ķert. Tāpat laikā es viņam devu savus līdus ar pilnu leņķi. Līdz ar to, ja tu esi ar pilnu leņķi, labu leņķi, tu esi lēnāks, tev ir vieglāk sekot, tu esi atvēris savas durvis un tu vari rādīt no sekojošā, darīt visu kaut ko. Tā arī tiesnešiem bija pierakstīts, ka otram čalim ir labāki čeisi, man ir labāki līdi. Bet pamatā visam ir līds, un viņi kaut kā notiesāja, ka čeis tajā mirklī viņam bija mazliet krutāks, viņš kaut kur smukāk man ielica durvīs, bet tāpēc, kad es biju iedevis viņam vienkārši perfektus līdus, kuriem viņš varēja sekot. Un toreiz, ar to arī tas viss beidzās. Tie visi 3 braucieni grīzē bija vienādi. Un man pēc katra brauciena likās, ka mēs esam uzvarējuši, mums jāiet tālāk, un katru reizi OMT, un beigās vienkārši tu zaudējāt. Tu domā, labais. Maz atkāpīt noteikumos ir teikts, cik reizes OMT var būt? 2 reizes pamatbrauciens un vēl 2 reizes OMT. Mēs bijām visu iztērējuši, ko varēja iztērēt, un viņiem beigās bija jāpieņem lēmums. Un, tā bija man 3. reize, ka man pretinieks izkāpja ārā un pasaka, es zaudēju, un beigās es zaudēju, nevis pretinieks. Okay. Tas ir tas stulbākais. Kā viņi vērtē? Tu nobrauc pirmo braucienu, jums iedod OMT. Jā. Jūs nobraucat vēl vienu, OMT, nobraucat vēl vienu, un tagad viņam jāpieņem lēmums. Viņi tā kā liek kopā visus tos 3 vai ņem tikai to pēdējo pa pamatu? Viņam jāņem kopā pēdējais. Tikai to, pēdējo, ko jūs iedevāt. Jā, tur jau tas OMT ir atkal viss no nulles. Jautājums, vai tiesneša galvās tas saliekas viss no nulles? Tiesneša galvās man šķiet, ka tur nenostrādāja toreiz tas, kad bija viens pro braucējs, kas ir braucis pārsvarā tikai ar leņķi. Viens tiesnesis, kas ir principā tiesājis tikai semipro un pro, kurš nesaprot to strīta niansi, kad, ja tu brauc ar lielu leņķi, tu esi stipri lēnāks. Un vienkārši tur laikam nesalikās tas viss. Un toreiz arī spoteri nevarēja būt tuvumā tiesnešiem, lai kaut ko pateiktu, kur bija problēma, un tur kaut kādas vairākas nianses kopā. Tad tu esi principā pirmā posma lielākais, tā kā... Pirmais posms man šo sezonu bija vissliktākais. Bet nesūdzies, jā? Veiksmi nebija tavā pusē. Nebija veiksmi ar mums, tas viss sezonas sākums nebija veiksmīgs, vismaz ar mani. Es jau nezinu, varbūt tas tev ir deva motivāciju. Varbūt. Iespējams, jo mēs redzam, ka aiz mugurē ir žurka. Tie ir depiņā nopirkties. Kur iztiek ausi? Labi. Pirmajā posmā bija vēl kaut kas tāds, tad pozitīvi atmiņu, ko atcerēties. Kā komandai. Ne kā individuāli, bet kā komandai.
Viennozīmīgi, 2 piedestāli. Jā. Komandas piedestāls. Es vienmēr esmu priecīgs par komandu. Vienalga, kurš no komandas uzvar un ka tā visa komanda ir priekšā. Tas bija pirmais posms, kur 2 komandas biedri mēs bijām augšā. Uz piedestāla, jā. Tas bija pirmais, man tāds normāli. Es atceros, kad Robs man palīdzēja šampanieti atvērt, tāpēc, ka es viņu vienkārši nevarēju atvērt. Tas bija patīkami. Tev gadu pamāc. Es nezinu, es nevarēju vienkārši viņu atvērt. Tu jau nedrīkstēji vērt. Vispār Viņi zināja, ka māmas skatās. Braucam uz Jēkapilu? Jā, braucam uz Jēkapilu tagad. Lādējam traileri aiziet. Mēs arī sāksim ar Robu šoreiz. Jo, tu ar cik mašīnā šogad tu brauc Gonkā? 2, ja? 2. Un cik Tāpat reizes kā pagājušajā gadā. Cik reizes tu brauc ar savu? 3. Teiksim tā, Brants man teica, tā ir tava rezerves mašīna. Jā. Bet ļoti labi īstenībā. Labi, kurus posmus tu nobrauc ar savu autiņu? 1. Uzvarēts. Igaunija izturēja tā mašīna. Un pēdējo posmu izturēja tā mašīna. Nē. Top 8, ja tu brauc ar citu mašīnu. Skatījos, brauc Top ar 8 mašīnu. brauc jau ar citu mašīnu. Bet tas jau pieder. Daugavpilī, man liekas, tur savu Man bija. patīk mainīt mašīnu. Daugavpilī Daugavpilī arī es bija. izkritu top 16. Nē, tu izkriti, bet labi, tiksim. Bet tu biji ar savu Mēs tam mēs Es tiksim. biju ar vēl. savu. Jā, tā Līdz tam mēs tiksim, jā. Labi, paliekam otrā posma pie Jēkabpils. Kā tev tur gāja? Un tur sākās problēmas atkal ar tehniku. Es aizmirsu, ko piebilst arī pirmajam posmam. 2 dienas pirms posma man motors stāvēja uz galdiņa Jā, izjauts. pareizi. Bet tas vai tu nav standarts? Bet mums visiem tā bija. Es jau arī principā cēlu pēdējā sutkā cēlu iekšā motoru. Tas man liekas, Tas ir normāli. tas man liekas autosportā diezgan liels standarts ir, kad... Nē, es gribēju laicīgi visu izdarīt. Tad nekad nesanāk. Es laicīgi sāku savu mašīnu taisīt. Pagājušā gada pēdējo posmu es nebraucu ar savu mašīnu. Es jau sāku taisīt viņu, bet laikam nesataisīju kārtīgi. Ko tu nomaini vispār viņai no pagājušā gada? Motoru, Vai var stāstīt vadību un vēl visādi. Koilas salika un Diezgan, bet tāpatās 3 posmi tikai. 3 posmi. Labi, īstenībā tur ir... Tas ir kārtējais veiksmes faktors šajā gadījumā, laikam arī. Nosacīti. Es domāju vairāk tajā, ka tas ir kaut kas jauns, ar ko nav saskarsme. Tur būtu kaut kāds M50, M52, tur jau viss zināms, kas kā strādā, kur kas atrodas. Un nekāda problēma tā, kā tur sābiņš ir. Un, Nav atklāta tā cilvēki bāze. bieži nebrauc ar tādiem. Jā. Ir kaut kas strīdā, kas brauc tur Omega ir ar sābiņu, bet viņš tur šādi uzbrauc. Un, Ir vēl mēstris 6, cik es zinu. jā, Onskolim. Bija. Onskolim Bija, ir. es nebraucu vēl pēdējos posmus. Pēdējā posmā viņš arī brauc ar citu mašīnu. Jā. Tas Bet, tāds stils ar sābu motoriem ir. Tas īpatnējs stils, jā. Es domāju, Braukt kurš ar katrs citu to- mašīnu. Nu, jā. Labi, ķeramies pie baroniem. Jā, baro. Nu kā, pirmā diena, kad bija viss normāli. Un treniņos sākās problēmas, pārmetoties uz vienu pusi. Mašīna vienkārši rubījās ārā. Un, kas tur bija vēl interesanti? Vinēja. Nezinu, Nu, kas tas tas ir interesanti. ir. Īsāk sakot, Mašīna rubījās ārā, bet es uzvarēju. Nu, tas tāds sīkums tur tā. Kādas problēmas galvenais jau rezultātā. Bet jā, treniņā sanāk kvalifikācijas nokvalificējos 2. vai 3. Neatminos precīzi. 3. 3. jā. Baronos... Jā, 3. 93 jā, punkti. Jā. 93 punkti, jā. Pagaidām, Baronos ir Uzvinēja 11. vieta, 80 punkti, top 4, 50. Tas man varētu. Ui, tas nav tas, jā. Ai! Ai, Mārtiņš. Un tad Jā. pienāca tandēma diena. Pirms tandēmiem treniņš 50 minūtes, man liekas, ne? Kaut Kaut kas tāds bija, Jā, maz jā. bija. Jā. 2. aplis un problēma nebija joprojām pazudusi. Es sapratu, ka kaut kas jādara lietas labā. Paldies Brandam. Vienmēr. Jā, jau mašīnīte jau stāvēja gatava, jau viss bija normāli. Arī ar Brandu mašīnu iekāpu Brandu mašīnā. 1. aplis pēdējā līkumā apmetos. Sanāca tajā treniņā vēl 2 aplis izbraukt ar viņu mašīnu. 2. aplis atkal pirmspēdējā līkumā gāzes pedāli uzspieda tik stipri, viņam nebija atdurīta uzlikt gāzes pedāliem. Viņš izlocījās uz otru pusi un palika nospiest līdz galam. Un es sapratu, es izdarbināju ārā, jā. Vai izvilku ar kāju, es neatceros īstenībā. Sapratu, viss, likās, labi, var braukt mājās. Zin kā, 2 citu mašīnu, 2 apli izbraukt, nekas nav sanācis, vispār nevienu braucienu neesmu nobraucis. Un ar to ir cauri, bet atkal mierīgi sākām braukt. Un ar katru braucienu iebraucos, bet pieradu pie mašīnas. Un, beigās atkal, vinnēju. Sanāca vinēt. Veiksmi bija. Veiksmi bija atkal manā pusē. Jā, drift divi bija ar mani. Pret komandas biedru pabrauc arī. Pret ko, Pret jā, mani, man liekas, jā. tas bija top 8. Top 8, jā, tad es Es izkritu. tikos atkal ar Martiņu šogad 2. reize.
Mārtiņš arī bija pacentās. Sitiens bija tāds, kā aizmugurēja Landžiks. Tas bija labs, jā, to es atceros. Es sēžu pie stūras, es jūtu bām, tāds sitiens, ka man ķīver vienkārši uz priekšu nologās priekšā acīm. Nebūs, bet tur bija strīdīgi. Tur bija strīdīgi. Ieparkoja? Nē, gluži ieparkoja, bet it kā uz bremzes, it kā nē, Es teiktu, ka abi vienmēr, ja tu zaudē, vienmēr kāds cits ir vainīgs. Uz bremzes. Meklē bremzītes, grib slēdzīts iekšā vai neiet. Man liekas, ka viņam bija tajā slēdzīts iekšā. Jā, es Brandam pateicu, lai viņš uzliek no viņa. Tāpēc viņš mainīja mašīnu. Vienai bija slēdzis, otrai nē. Viņš jūt, kurā trasē vajag slēdzis, tad viņš ņēma to mašīnu. Bet jā, tīri normāli. Branda mašīna braucās labi. Mēs šogad viņu arī bišķi pielāgojām manai mašīnai. Salikām piekarē to pašu, tāds līdzīgs disks ar tādiem pašiem parametriem, līdzīgām riepām un tīri patika. Kuzos tas pats? Nebija Kupēji, bet tas ir vienīgais. Iekāpot kupējā, es nejūtos vairs kā mājās. Es nezinu, varbūt tā sēdpozīcija ir bišķi savādāk. Tu atrodies citā pozīcijā un tā liekas bišķi diskomforts. Bet braukt jau var. Jā, daudz nekas nav jādara. Uzvarēt arī var. Kas tad jādara? Jāspiež gāzi un jāstūrē. Tas jau arī viss. Cik tas ir vienkārši? Jāspiež gāzi. Viņš māca cilvēks ikdienā māca driftot cilvēks. Un tad, kas jādara? Spiež gāzi un stūrē. Viss kārtībā. Tā arī es uzvarēju. Tā vieglākā pamācība. Mārtiņ, kā tev gāja otrajā? Man līdz šim Jēkabpils nebija nekad daudz maz veiksmīgi beigusies. Vienmēr bija diezgan neveiksmīgi iepriekšējās 2 sezonas beigusies. Kvalifikācija, laikam, pieminēja jau mazliet kaut 80 punkti 11. vietā. Arī nekas baigi daudz sološs, bet globāli pa vidu tu esi, tandēmos tu esi ar pirmo iebraucis esi. Top 3-2 tur bija viss diezgan, man tā liekas, normāli. Top 16 arī un top 8 ar pārbraucienu atkal. Vienā mazā niansē vienkārši pārmetienā aizmugurē pārbraucienai līnijā pāri un principā tas izšķīra to, kad es zaudēju tajā tandēmā. Viss, sīvā cīņā man šķiet pret Kaktiņu zaudēju. Bija forši braucieni, vienkārši, viņš bija spēcīgāks, bet tajā mirklī es vēl neapzinājos to, ka man mašīna vēl projām negāja. Un tur bija tādas bišķi mocības ar mašīnu. To mēs tur gan jau tālāk izrunāsim, visdrīzāk izstāstīšu, kur bija tā problēma. Tad mēs vēl to neapzinājāmies, meklējām visādās savirzēs, visu kaut kur vēl projām problēma, jo tur viss bija pa sausu. Un tad jau treniņos jau es jūtu, ka tā mašīna īsti neiet. Ka vecais 2.8 gāja labāk, bet tā apziņa bija tāda, ka tur pa agresīvu savirzi, pa labu amīši un tā tālāk. Bet, top 8 beidzās gonka. No tās gonkas jau brauc mājās kripatu priecīgāks kā no biķerniekai no pirmā posma. 7. vieta, nevis 18. Jā, 7. vieta posmā, nevis 18. Jā, zinot, kā man Jēkabpils bija iepriekšējos 2 gadus gājis, es jau jutos kā, ne kā uzvarētājs, bet daļai apmierināts ar to gonku, principā. Kas tur bija? Nullīšu karalis tu bija? Jā, es Jēkabpilī dabūju 2-0. Okay. Vēl te viens čeks sēž, kas Jēkabpilī dabūju 2-0. Es? Kurš? Līdz tam mēs vēl tiksim, tas ir nākamais Jēkabpils. Bet mēs jau varam par tevi parunāt. Labi, pārnāsiet. Man varēsiet pasmēties pasarakšu bišķīt. Baroni, 2. posms. Sākumā jau es biju forši, aizbraucām, nolādējamies, atmosfēra bija baigi laba. Un treniņos gāja. Man liekas, ka tas nebija tas konflikts, kur viņi uzlēja jau asfaltu. Nē. Tad tur vēl es mācēju braukt. Tur vēl bija viss ok. Normāli treniņi gāja, kvalifikācijā 80 ar kaut ko punktu. 84, bet kur vietas neatceros? 6. vieta. Un tas viss bija kārtībā. Top 3-2 sākās problēmas. Līdā, man liekas, kad nobraucu. Un Chase'ā, man liekas, ka Chasers bija apmeties jau, Helvijs kaut ko tādu teica. Un vienkārši jānobrauc tādā plus-mínus tuvā distancē, un visi esam uzvarējuši. Bet tur sākās ķībeli ar to, kad Hydra nobloķēja ratus vienkārši pēkšņi, vai kaut kas tāds. Tu nejauc ar pagājušo gadu? Nē, šogad tas bija, man liekas. Tā pagājušā gadu pēdējā līkumā nobloķējās aizmugurē ratu. Toči pagājušā gadu? Jā. Tad es neatceros šogad. Šogad tu biji sastrasojies, cik es atceros top 3. Tāpēc arī neatcerās. Labi, bet tāpatās top 4 tikai netika. To jau mēs pieminējām. Līdz top 8 aizcīnījos, ieliku viņam. Komandas biedrs pastum maliņā. Iedeva Robim pātrinājumu līdz finālam. Vismaz manai mašīnai, nevis citai mašīnai. Tu ar savu mašīnu nebrauc. Tādu, tagad es jūtos parādā. Viņam joprojām neesmu sataisījis. Nekas taču.
Bet tas nav trakākais, kur Robs tev vinnējis ir. Nē. Labi. Braucam tālāk. No Jēkabpils mēs pārceļamies uz Daugavpili. Jā. Blāzmas. Daugavpils laikam ir leģendārs posms. To visi gaida un negaida. Baznīcā bija? Biju. Bilde arī bija. Bija bilde. Jā. To mēs varam. Es varu īsāk stāstīt uzreiz par Daugavpili. Stāst. Man daudz. Visu nestāst. Viņš iepriekšējā reizē jau teica to, ka viņam Daugavpils ir pilnīgi garām. Daugavpils līdz šim man bija ar 2 nobartātiem ratiem top 3-2 abi gadi. Tad šogad es tur biju īpaši gatavojies tam ar amortizatoriem, spiedieniem un visu pārējo. Tā kā pagājušajā gadā solīju podkāstā apmeklēt baznīcu sacensību rītā, viens pats cēlos agrāk viesnīcā un ar boltu braucu uz baznīcu. Reāli bija baznīcā no rīta. To gan laikam man tāds līdz gonkas beigām nevienam baigi neteica. To zināja kaut kādi cilvēki pāris, bet nekur baigi neafišēja to. Un kvalis es pat neatceros, kurš kvalis. Es zinu, ka vienmēr kvalis ir daudz maz normāli, top 10. Top 4. Ceturtais, jā. Un gonkā aizbraucu līdz finālam, līdz Martinam. Sapratu, ka man ir pirmais piedestāls jau kabatā. Un vēl joprojām turpināja vilkties tā ēra ar to neejošo mašīnu. Un, principā, es jau biju, iekšēji jau Martinam atdevis uzvaru jau stāvot finālā uz starta, globāli, jo es jau biju priecīgs par savu otro vietu un jau, principā, jau svinēju viņu. Pirmais piedestāls ir, zin kā, tad ilgi bija iet uz to un, mašīna negāja. Čeiss man tālāk bija normāls, pēc tam līdā kaut kādās tur 2 kastēs netrāpīja, jo reāli es jūtu, ka tā mašīna neiet un tur vienkārši atdevos pa lielam. Mēs tur arī, man liekas, baigi muļķojāmies viens otram. Bremzes spiedām priekšā, lai var noķert viens otru. Jā, es sēdēju bremzēm, tāpēc, ka es nevarēju kastēs trāpīt un man tā mašīna negāja. Es mēģināju vienkārši līdz kastēm tikt. Viņš domāja, ka tu muļķojies. Jā, es vienkārši nevarēju. Es jūtu, ka neiet vienkārši tā mašīna. Pēc tā posma arī man tālāk ir opčiks, man bišku sapurināju, aizbraucu uz slapjos trendiņu, tad man sāka līdz galam neiet tā mašīna, un tad izstāstīšu, ko esam kā Igaunijā gāja, ka mēs atrisinājām mašīnas problēmas un atradām, kāpēc viņi negāja pirmos 3 posmus. Tagad es nezināju, ka viņi tik ilgi negāja. Nestāstīju visiem pilnībā. Tas bija secrets īstenībā arī tā, ka mēs viņus attaisījām. Es nevienam nestāstīju, Robs citiem izstāstīja. Robs ir tāds. Man nav stāstījis neko. Nē. Lai cilvēki kā tev, Robi, gāja Daugavpilī? Es jau savā stiliņā, kā bija vispār. Piektdien sākās treniņi, man liekas, ne? Jā. Tu atbrauc bišķi vēlāk. Es piektdien nebraucu treniņi, es negribēju tik ātri. Vinnējis 2 gonkas, var nebraukt. Savā stiliņā turpina svešu mašīnu braukt, ja? Jā, tur izdzīvoja līdz beigām, bet arī neizdzīvoja, teiksim tā. Piektdien treniņi neuzbrauc, Kvalīs bija, man liekas, 2. vai 3. Tu biji diezgan 6-7. Ui, tik švaki, jā. Jā, 6-7. Dalītais, jā. Ņem vārds atpakaļ un neko, Kvalis beidzās. Tandēm dienu, top 3-2, pret ko es braucu pret Žiku. Jā, Levizeru. Tur man sanāca vinnēt. Top 16... Pie top 3-2 ar Levizeru braucot, man atkal jau sākās problēmas, kādas visu laiku nav bijušas. Ventilatoram sit drošinātāja ārā visu laiku. Mašīna vispār nedesējās, izbraucot vienu apli, bija 107 grādi, un tad mēs tur pātro kaut ko tur sataisījām, saķīmiķojām, jā, un likās, viss būs ok. Braucot top 16, pirmais brauciens bija līdz brauciens man. Nē, viņš bija labs, bija līdz. Bija labs, jā. Līdz man likās smuku visur pa maliņā, visur izbraukt kā vajag. Čeisā iemetoties, ieskrējāmies, kā iemetos, norāvu roceni, atlaidu roceni, sāk dot gāzi un izkrit no ātrumā. Kas bija pie vainas, izrādās motoram pa dušku, bija norauta. Pats interesantākais, ka pirms Daugavpils es visu pārbaudīju, viņi bija veseli. Un tad sanāk, laikam, pa treniņiem pirms kvalifikācijas un kvalifikācijas dienā viņi bija šī padevās un tā arī zaudēja. Tur tā, ka vienkārši kopā ar Mārtiņu bija jāiet uz baznīcu, mums šķiet. Nē, es domāju, tas nepalīdzētu. Es domāju, Robim, nē. Nē, tā mašīnai, man liekas, tāda nav baigi labā aura. Pagājušajā gadā es arī tur braucu ar dažādu garumu amortizatoriem priekšā, un ko es pats nezināju. Visādas nianses, bet redz, kā tomēr kaut ko jau bišķi kustās priekšu. Jā, pārdod mašīnu. Nē. Es braukšu, kamēr viņi sadrups mazos gabaliņos.
Tad sametinās un vēlreiz brauks. Jā, šaufelē ieslaucīs un tur būtu pāris ētāji kaimiņiem. Nē, pa Daugavpili es viennozīmīgi esmu priecīgs. Es uzskatu, ka tas bija pirmais pozitīvākais posms. Arī gan emocionāli bija dažādi, vai ne? Tomēr izkrist top 16 pēc 2 vinētiem posmiem. Ir kā ir. Bet tas nebija tas pats trakākais. Nevis pats trakākais. Visvairāk man patika to, ka mēs sasniedzām, ka 3 komandas biedri uzkāpa uz piedestāla un ieņem no 1. līdz 3. vietai. Tas man liekas arī kaut kas nebijis. Diezgan pozitīvi. Ierakstīt vēsturē. Jā, un tad man patīk, ka katru reizi, kad Robis nav kaut kur ticis tālāk, viņš vienmēr krokšiem redzams ir. Kas ir? Ar krokšiem, jā. Kad tu kāpis piedestāli kroksīšos. Sporta apā. Jā. Sporta izējamie krokši. Kājiņas piekusuši. Kā tu bumbi atvelc apakaļ, uzvelc virsū un sporta režīms ieslēgts. 4-4. Jūs varētu jums uzorganizēt uz krokšiem Alpinstārs uzlīmi. Tas gaida, ka man kāds Es viņam rauzā krokšus, tas apsolīs kaut kad. Bet vēl neesmu nopircis. Zemsāk Pagad, Džeki, nākošā sezona obligāti. Man jau ir šis te. Mārtiņš atveda man no ceļojuma rozā šortiņus ar pipariņiem. Tad varētu būt pieskaņot tādiem kroksīšiem. Tā patiņam krokšiņā ātri jāsagādā. Viņam jānopelna sākumā. Es viņam vispār gribēju kaut kādu klaunu kostīmu atvest. Bet, Kāpēc klaunu kostīmu? Tas bija pēc Igaunijas vai? Nē, tas bija pirms Igaunijas. Pagaid, pabeigsim ar Daugavpili, tad ķersimies Igaunijai. Mārtiņš izstāst, kā viņam gāja. Jā. Daugavpils. Aizbraucām, nokrāmējāmies. Jā. Tad bija treniņi. Bija treniņi, jā, nobraucām. Nē, Daugavpils tiešām man mīļākā trase, mīļākā vieta, kur braukt. Un tas vibes tur ir tiešām kaut kas neaprakstāms. Un ar visu komandu, kad mēs tur tusējamies 5 dienas, 6 dienas, 3 dienas pēc kārtas. Tu lieto alkoholu? Nē, koliņu ar suliņu. Tie visi mīti, kas mums tur ir, un parādes, tas viss ir cits vibes. Jā, Daugavpils ir vieta, kur atgriezties. Pareiz parāda. Parāda, jā. Kā tad man gāja kvalifikācijā, ļoti labi gāja. Es biju noskaņojis sevi tā, ka jāiet nāvē. Un man liekas, ka 94 punktus dabūju. Otrā vieta. Jā, otrā vieta 94 punkti. Tas tev dēļ otrā pa to kalnu nejot ar to smago ar inerci lielo iemetienu. Vienkārši. Tur jāiet pilnā un uzreiz aizmugurīt aiziet un viss notiek. Bet tajā braucienā, man liekas, ka bija tā, ka es vispār hidru neizmantoju, tikai iemetienā. Un man stilā bija 30 punkti. Tur pa katru hidru rauj 3 punktus. Igauns, toreiz bija asis, jā. Robīts raudāja kā vienmēr pēc kvalifikācijas. Tāpēc bija 6, tāpēc man likās bija labāk. Un man bija 3 no 30. Es biju par to ļoti priecīgs. Bet iemetienā varēja un pārējos. Jā. Nē, viņš arī sapulcē pateica, ka katra hidra būs mīnus. Es neklausījos. Tā kā korekcija, ja? Jā, tas jau saprot, tas tev ir arī. Viņam vienmēr kvalifikācija vērtē, kā būtu, ja tas būtu tandēms. Tā būtu līda korekcija, līdz ar to arī Čeisam sanāk korekcija. Redzamās rocenes. Redzamās. Arī neredzamās. Bet pēc skaņas viņi jau arī dzird. Tur bija tāds rociņš, cak, un redz, un viss mīnus. Tāpēc, ka baldiski. Mums jākrāsā. Bet zin kā tiem Igauni. Tā, kvalī otrā vieta, tur nāvē gāja, un tad jau nākamā diena. Tad bija parāda pēc kvalifikācijas bija parāda, vai ne? Ko? Čelis nāvē gājas, tam būs otrā vieta. Ritīgais, ne? Nāzes ritīgais. Parāda viss kā ierast. Jā, viss kā ierast. Tad man minēja ierast. finālā. Un tad, diezgan vienkārši. Bet, minēja. Labi, top 3-2 Raitis Jurčs laikam bija. Spraiga cīņa īstenībā. Bakstīja viņu ļoti daudz, bet uzvar mūsu pusē. Top 16 principā uzvar bija atdota man, jo pretinieks padevās. Pēc būtības, jā, nevarētu teikt padevās, vienkārši jau šis te Dāvis Kalniņš pātri pārmetās un bez mazai jau no-go zonā bija. Pats sevi sašāva. Sašāva kājā. Top 8 neatceros, pret ko bija. Top 4
Arī neatceros, bet fināls pret Patiņu un diezgan vienkārši, bet Mārtiņš jau stāstīja. Labi, bet kā tev bija, teiksim, skaidrs, ka Mārtiņam bija tas sajūta, ka viņš jau ir kā uzvarētājs, ir man likās, ka mēs cīnāmies vēl, bet diezgan vienkārši. Nē, zini, kā mēs jau esam tie ikdienas sparinga partneri trasē. Tas ir tā, un tu zini, kā viņš brauc, tu zini, ka tu vari uzticēties. Tie braucieni jau bija smuki tiešām. Nē, no malas jau to neredzēju. Pēc tam, zini, kā es zināju, ka es kaut kādās kastēs netrāpīju. Kur bija manas kļūdas, un es jau principā nebija jau tā, ka es pilnībā biju padevies, bet es braucu čilā. Tur nebija racing modes finālā. Tur nebija tā, ka ir jāpēta tas pretinieks, bet tā braucam forši smuki. Arī tos braucienus ir grūtāk braukt pret komandas biedru nekā pret kādu citu, jo, piemēram, Helvijs vienkārši izslēdz rāciju mums. Jā. Helvijs, mēs braucam viens pret otru. Visiem pareizi. Jā. Viņš slēdz rāciju ārā, tā ka mēs viens pret otru braucam. Man ir grūtāk, tāpēc, ka es mēģinu kaut ko jaunu izdomāt. Un es zinu, ka tas ir, kā tu pieņemsi finālā, jūs braucat vai ne. Jūs, tur viss pirmā, otrā vieta ir garantēta, un tu brauc tā, kā tu nekad, es personīgi braucu tā kā nekad, un es mēģinu tur kaut ko jaunu izdomāt. 360 es netaisu, bet... Tur ar Mārtiņš kvalifikācijas beigās. Ko es? Es esmu vienīgais no šitiem visiem džekiem, kurš pieņēma to viena kvaļa sistēmu. Es nezinu, statistikā esat skatījušies vai ne. Es esmu vienīgais visus pilnībā kvaļus iebraucis ar pirmo. Jā. Pilnībā visas gonkas. Divas sezonas pēc kārtas. Šitie abi ir pa nulēm brauc pirmajos braucienos. Nekad neesmu ir. 2-0 nebija. Mēs nekad 2-0 neesam dabūjuši. Man pirmajā sezonā sanāca, bet tad vēl nebija šitā kvaļa sistēma. Bet es saku, es esmu vienīgais, es laikam uz kvali neieslēdzu to pilnīgu ālinu. Treniņus tu brauc forši smuki, bet es uz kvali laikam paņēmu bišku to kaut kādu procentu nost un nobraucu viņu stabili. Tāpēc esmu vienreiz vinnējis kvali. Pārējās reizes. Nē, es vienkārši esmu stabils, labus braucienus. Tu parasti vienmēr tur tiesneši neredz. Man to, ko tiesneši neredz, to tiesneši neredz. Labi, ja mēs pa kvalifikāciju tad ir, bet jums nevienam šogad nav pirmā vieta kvalifikācijā. Priekš kam? Jā, priekš kam to vajag? Tā ir apzināta mahinācija, lai būtu švakāks pretinieks pretī, vai tas ir piesardzība ar garantiju? Nav jau tā, ka es varu pateikt to, ka es pēc pirmajiem 3 posmiem paskatījos egles. Tie, kas bija vinnējuši kvalifikācijas pirmās vietas, vienmēr vissūdīgāko egli dabūjuši pretī. Jā. Tas bija to, ko es pēc pēc 3. posma sapratu. Tas nebija neapzināti, ka es negribu vinnēt kvali, bet es viņu negāju nevienu reizi ālinā. Tā, kad Reku mazais saka, kad gāja pāri kalnam un jau gāja nāvē. Tecēja jau un viss bija kārtībā un nāvējs acīs skatījās. Man tā nevienu reizi laikam kvalī nav bijis. Nē, es esmu nobraucis labu tiešām kvaļu braucienu, kā tur viss forši, bet tā kā Linā ne. Igaunijā, otro braucienu, Igaunijā ir tā stok 2 kvaļu sistēma. Pirmo un toreiz visu normāls nobraucām, otro es nobraucu sudīgāk nekā pirmo, jo es vienkārši tur tā, kad Linā, jā. Tur Igaunijas savus vispār atsevišķus stāsts, grāmata teika, es nezinu, kā to nosaukt. Bet blāzmi jau principā ir izrunāta. Blāzmi, jā, tur viss. Un tad Igaunija. Jā, tas arī bija visi nobrauc, tas, ka komandai viss piedestāls. Un tagad krāmējam koferus, braucam uz Igauniju. Tas ir vienīgais posms, kas arī ir tur 2 nedēļas starpā. Kaut kas tāds 2 vai 3 nedēļas, kaut kas tāds bija. Tur pat laikam nebija īsti treniņš starpā. Nē, starp Igauniju un Jēkapilu otro reizi bija ļoti tuvu. Jo mēs jau uz Igauniju paspējām treniņiem aizbraukt pirms gonkas. 1 vai 2 reizes. Tur bija diezgan mēnesis bija starpā. Starp Daugopilu. Jēkapils bija iebāsts, jo Jēkapils bija ļoti tuvu. Jo Jēkapilī nebija nemaz jābūt. Laikam tas bija Biķerniekos jābūt. Biķerniekos kaut kas tur nesanāca. Tad, ar Speedway tur kaut kas nesanāca. Jā, iekombinēja. Bet labi, Igaunija. Lai zaudētāji sāk. Nē, viss jau sākumā bija labi. Zini, kurš sāk runāt, kuram jāsāk runāt. Kvalifikācijā man bija 2. vieta. Par ko tu brauc pirmajā braucienā, tāpēc 2? Tas tālāk aizmirsu. Tas bija. Es nav braucis. Pret Robies brauc, viņš kā Lunis nobrauca. Dabūja, cik tu dabūji tur? 2 ļoti sudīgas braucienas. Jā. Ar ko viņš pats lepojās, bet mūsu spoters vispār nelepojās ar to. Helvijs vienkārši sēdēja un burtiski raudāja.
Nerādā. Galvas sāpes viņam Viņš bija neskatījās, tā kā brauc vispārējā kvalu, viņš nestījās. Viņš bija džemperi iebāzis galvu un cerēja, ka tik 0 ir, lai Robs tiktu vismaz tajā top 3-2. Mēs visi sēdējām un skatījāmies. Viņš skatās sarakstā un vienkārši skatās, kā Robs krīt lejā. Vai bija interesanti, jā. Tur bija cik palikuši 10 braucēji bija palikuši un es biju 30. Un ar kādu braucienu jau... Nu, sākumā bija pilnīgi vienalga, jā. Viņš tur, ko tur dari, ko? Es saku, jā, es speciāli, zināju, jā, tu apzināti to dari. Nu, protams, sarkasmē, jā, bet... No sākumā bija vienalga, bet ar katru to braucēju, kad nāk jau 5 braucēji, palikuši 4 braucēji, saprotam, tomēr būtu forši tikt. Nebūtu forši nekvalificēties, jā. Un tur, man liekas, Igaunijā nav tāds X. Vai jā, tur nav X. Tur pat nav X, jā. Un neko, beigās... Tas top 3-2 bija tāds, kad zaudēja, protams, savas kļūdas dēļ. Un man bija vienīgajam iemetiens tāds, kad visi 4 gaisā. Tur bija sacensības, kurš tālāk aizliks. Mārtiņš vienkārši nepareizo šo te aizbrauc uz nepareizām sacensībām. Man liekas, ka mēs uz rallykrosu aizbraucām. Sajuka bija šī. Malas izskatījās. Bet tas bija ļoti interesanti. Man liekas, ka Robiem pat loks izkrita. Man loks iekrita iekšā? Iekrita iekšā, jā. Un ko es pamanīju, pēc tam man iekšas kuzovs savērpās. Man sliekšņi ielocījās uz iekšu. No ārpus ne, bet iekšā kuzovā sliekšņi. Tuvojās tas brīdis, ka varēs viņu saslaucīt. Tik labs kuzovs. Nē, sarosēs viņš nav, bet... Aizmuguri nav? Tas grīzi nekrīt ārā. Weight reduction viņš uz aizmuguri. Atvieglināšanās. Biom. Jā. Kā tev, Robi, gāja? Bet es biju dusmīgs uz viņu. Nereāli dusmīgs. Normāli. Viss pēc plāna bija. Bet, zin kā, es pateikšu uzreiz, tajā brīdī Džeki dalīja pirmo vietu. Principā topā. Kopertējumā, jā. Jā, viņi viens par to pirmā, otrā vieta. Jā. Mums bija reāli vienādi punkti. Jā, precīzi vienādi punkti. Jā, pareizi. Robin, tas bija aprēķins, es vēl projām tāpat domāju. Viss pēc plāna, kā jau es teicu. Es atceros tās sejas visiem, ka toreiz Robis, ka vinnēja Mārtiņu, vienkārši ties līdz finālam un viss. Vismaz ar Mārtiņu. Bet tad būtu tik rēcīgi, ja Robis pēc tam top 16 izkrist. Viņš vienkārši šīs komandas pēc otro vietu kvali un pats pēc tam top 16 izkrist. Tas būtu vienkārši fenomenāli. Nē, bet Sābiņš nokalpoja. Bet, protams, atkal tur bija tehniski ģibeli, kā vienmēr. Tur koja no tiem lecieniem, es domāju, koilas bija priekšā atskrūvējušās. Gultnes priekšā bija beigts, ka tur pa kā 2 centimetri visu luftēja. Bet tās jau maz dienas, zināmā, braucot. Braukt varēja. Braukt varēja, jā, bija nekāda vaina. Brīžiem likās, ka tas bija pamājis, bet varbūt tas bija galvā. Tāpat kā pēdējā posmā bija galvā, visticamāk. Jā. Kā bija īstām pro gumijām? Viņas traucēja vai netraucēja braukt? Tur pro nebrauc un sevi brauc. Nē, kad salipa klāt gumijas pie riepām. Man bija viss priekšējais riepas no pro gumijām. Priekšējais riepas bija pilns ar protektors. Bet es domāju, ka nav viņas tik daudz, lai tik ļoti just to. Ja tur ir tā, ka tur viss riepa, katrā tajā risē, nē, bet visur ar to gumiju, tad var būt kaut kāds understeers, kādos brīžos varētu būt, bet tā visā citādi nekāda problēma. Un tad Mārtiņ. Tā tad par Igauniju pēc Daugavpils mēs beidzot sapratām un atradām ainu mašīnai, kāpēc viņi tos pirmos 3 posmus negāja. Man jāstāsta, kas bija pa ainu. Es jautāju. Bija nepareizi saregulēta mašīna. Mēs bijām izmeklējuši visas citas vainas savirzes, visus mērītājus, degvielas spiedienus, kompresijas, jebkas viss bija izmeklēts. Nekur neatradām problēmu. Beigās, kad paldies Jānim Patmalniekam, Robīts komandas biedrs sarunāja ar Jāni, saregulēsim pa jaunu mašīnu. Pirmais līgā. Jā, Patmalnieks saregulēja mašīnu, bija kripatu mazāk zirgi nekā bija startā regulēšanā. Dažādi stendi, kaut kas, bet es uzreiz zināju, ka uz stendu tā mašīna iet, jo es aizbraucu pēc Daugavpils vēl uz Slapjo, laikam uz treniņu, un tad viņi ritīgi sāka neiet, vēl trakāk neiet. Atceries, toreiz kaut kad varbūt tu biji, ka es tur cīnījos un reāli vispār negāju. Jā, tas bija pirms Igaunijas tieši, ka tu biji. Un tad mēs saregulējām, tas bija tāds komandas secret, ka es esmu bijis regulēties, es nevienu storiju neliku, neko, nekā. Tev bija bail. Nē, es vienkārši negribēju stāstīt, kur bija problēma. Tas ir tāds, man liekas, sportiskais noslēpums, jo katrs jau mēs savu mašīnu skrūvējam savās mājās.
Man šķiet, ka ļoti labi piegājām tam Igaunijas Gonkai. Es biju aizbraucis uz to treniņu, sapratu, kādu reduktoru vajag. Samainījām reduktoru, sagatavojāmies. Un tā arī braucām. Man no top 32 bija. Man liekas, tu uz visiem treniņiem bija aizbraucis. Diviem reizes bijāt. Diviem, jā. Nu, vienreiz jau man negaida tā mašīna, un otru reizi jau viņa gāja. Un es jūtu, ka reāli viņa beidzot iet. Un samainījām pareizo reduktoru, uzlikām tajā trasē, pateicoties tam treniņam, ka mēs aizbraucām. Meks ļoti labi ar mani pārgājām pāri mašīnai, visu sagatavojām. Tehniski es biju pilnībā 100% paši arī likās, es 100% gatavs tam visam. Kvalifikācija bija normāla, tur kā vienmēr, tur kaut kāds tāds top 10, es pat nezinu, kurš kaut kas tur kaut kur. Toči neatceros vietu. 4. vieta. 4. Atkal 4. Bet es atceros, šis posms bija spilgts no tā, ka no top 32 man top 32 jau nāca Igauņu spēcīgākais čalis, kas laikam čempi vinnēja Rebanē vai kaut kā tā. Kristo Rūt, man liekas, tas bija. Nē, Rebanē. Viņš vinnēja vēl Igauņu čempi. Nevis tajā gonkā, bet vispār kopvērtējumu. Tas bija spēcīgākais čalis, ar to es dabūju OMT. Kad es jau biju uzvilcies par rāciju, lamājos helviem, ko lai es vēl izdaru un kas ko, kā jau toreiz iedeva toreiz labu braucienu, bet viņam bija kļūda, sekojošajā man bija ķipa vadošajā kļūda. Toreiz mums iedeva OMT, bet tur bija visi braucieni durvis un zināja, ka tur nevienu nevar laist vaļā. Garša pēc Daugavpils bija sajusta un beigās nonāca finālā līdz Robčikam. Robčiks bija Martina sāpinājis, man bija jāsāpina Robčiks tomēr, vairāk vai mazāk. Un ar pirmo reizi mums nepietika, un tad uzbraucām OMT, un Robītam nervi laikam neizturēja. Robīts jau pirmajā pārmetienā jau sevi sašāva, un tad, principā, es jau bļāvu mašīnā, ka es jau uzvarējis. Nu, jau viss jau. Tāds komandas biedrs. Nē, bet mēs katrs gribam uzvarēt. Bet man bija jāatriebjās tev pa Martinu. Tu bērnus abižoji tajā posmā, man bija jāatriebjās. Man sirsniņa sāpēja. Jā, man sāpēja sirsniņa. Es gribēju, protams, to posmu. Man mazā sirsniņa zirgam. Man nebūtu žēl, ja Robis viņu būtu uzvarējis, bet es ļoti gribēju to posmu uzvarēt, un pa lielam to mēs arī izdarījām. Tev paveicā. To, ka nemāk braukt? Tā nav veiksme. Tā paveicās. Viņš jau Robim nepaveicās vienkārši. Nē, Robis vienkārši nevar. Viņš netur spriedzi, viņam cigaretes nebija līdzi. Pēdējā bija Igaunijā. Bet tas labākais, jūs zināt to rācijas joku, kas bija tajā reizē? Būs jācenzē varbūt tas vai nē? Nē, YouTube. Ok. Atceries par rācijām? Kroči, mēs ar Robu uzbraucam finālā startu, nobraucam to braucienu, tiesneši skatās. Kroči, iedod OMT. Robis par rāciju saka, man jābrauc riepas mainīt. Un es varu teikt, kādā frāzē, kā es viņam atbildēju. Helvis teica, ka visus spoteru tornus esot reicis, un es viņam par rāciju Robim vienkārši. Bļet, tu mīzeli, pisies uz starta, man ir tādas pašas riepas. Un toreiz Robis vienkārši, labi, apgriežās un aizbrauc ar tām karstajām riepām un nodilušajām. Man bija 2 startu un tā arī braucam to finālu. Nē, zaudēja, tāpēc, ka tu nemāk braukt. Viņš labāk nekad. Robis zaudēja, tāpēc, ka viņam veiksme nebija. Nebija veiksme līdzi. Nebija brānta mašīna vienkārši līdzi. Jā. Nebija brānta mašīna. Bet tur bija baigi svarīgi arī tajā trasē. Es atradu, vismaz man tā liekas atskaites punktu, kad jau iemetienā jābūt durvīs. Tā, ka, ja tu iemetienā liec pāri tramplīnam, tev jābūt durvīs, ir jāriskē. Tur Robis, piemēram, es skatījos arī man pat finālā nebrauc pie pašām durvīm jau iemetienā. Viņš tur kaut ko baidījās. Bet man tā liekas, tas bija atslēgas vārds, jo man bija gan top 8, gan top 4, man tālāk pēc Pēnku un Lāci, kur ļoti mazas nianses izšķīra. Un tā viena no mazajām niansēm bija, kad abos braucienos es viņiem jau bija iemetienā durvīs. Viņi pēc tam tur kaut kur meklēja manas durvis pēc pirmā pārmetiena, principā. Bet nebija gadījumā tas, ka daudz nebrauc durvīs, jo baidījās, ka flikos? Kur tu vari ieflikot? Tur baigi nevar. Es taisīju ar inerci, un to tu redzi jau viņu. Bet, ieflikot uz kaut kādiem baigiem grādiem ar baigāko fliku pēc tā tramplīna nevar. Bet baigi riskanti. Tur jau zini, kā tas ir tas, ka tu jau lecot tajā tramplīnā, tu neredzi, kas ir aiz tramplīnu. Tev nav tā atskaites punkts. Tas nav vienkārši taisni braukt un ieflikot. Tu principā lec pāri tramplīnam, un tad tev kaut kāds fliks jātais. Tas tur tā diezgan, varbūt treniņā 1 no 10 varētu sanākt, bet ne gonkā. Tas tramplīns katru gadu, vai ne? Tad, kad ir tajā trasē gonka, tad pēdējos 2 gadus bija. Aizpagājušajā gadā bija citā trasē, Igaunijas posms. Pagājušajā gadā tu tur brauc taisni. Pagājušajā gadā tā ir tā pati trasa, kur es braucu taisni pēc iemetiena, pēc tā tramplīna, un tur bija slapš. Un tad ir uzvarēja pagājušajā gadā, laikam, to kvalifikāciju. Robis uzvarēja otrais. Pa slāpi toreiz mēs braucām, Robis atkal pa slāpi. 99 punkti. Varēja iedot vēl vienu to punktu. Varēja. Blatnīs. Par ko nebija 1 punkts pazēs? Es nezinu, man vienalga.
Es teiktu, vai vispār nav. 99 vajag vēl vienu lapu. Tas ir pilnīgs čils. Es aizbraucu, pabraucu. Tā jau jāņem. Tāpēc jau to dari, jo tas ir forši un forši pavadīt laiku, nevis tur iespringt par kaut kādām niansēm, kur tu pēc tam pats sev morāli nogurst no tā visa. Tāpēc ar brīvu galvu, vieglu prātu. Jābrauc izpriecāties vienkārši. Un ar sābiņu. Jā. Sābiņš. Varbūt tā nebūs vairs nākamgad. Tararā. Par to arī parunās. No, labi. Diezvai. No, tālāk. Braucam tālāk. Igauniju varam ciet. Baroni. Jā, pārceltais Street fiksais Madness. posms, tikai strīds baroni. Laikapstākļi superīgi. Nu tā, ka vienkārši superīgi. Man patīk. Man gan ne. Man Krāsa patīk, labāk cik bija, ne? Nē, trasa bija interesanti. Trasa bija ļoti, kas man patika, tā bija strīta gonka, bija ļoti prasīga pret braucēju. Tehniski tā trasa bija divas ļoti lielas ātruma maiņas, gan pēc iemetienu, nejūt uz to atpakaļejošo, gan pēc tam tas garais, kas bija jāizvelk. Tur bija jāparāda, kurš var viņu izbraukt un kurš var viņu stabili izbraukt. Un arī tad, kad jau bija top 32, bija slapjš savs, tad varēja redzēt, kurš var izbraukt viņu. Baronos man liekas, ka pietrūk tikai sniegs. Nepietrūk sniegs, jo pārējais viss tika iziets cauri. Treniņš pa sausu, kvalifikācija daļa pa sausu, daļa pa lietu, daļa pa slapju sausu. Tur bija viss. Visi sliktākie laikapstākļi, kas var būt. Jā. Nē, uz fināla jau liela lietas, un uz top 8 arī. Tik tāls Bija netiku. stabila lietas. Jā, Stabils lietas bija, jā. Labi, sāksim ar to mūsu vissliktāko vietu kvalifikācijā 26. vieta. Tik Tas slikti. es. Tas Ar es. pirmo neiebrauc. Man kārta Paga, Robi, tev Igaunijā bija 31. vieta kvalifikācijā. Viņš vienmēr izlaiž to, kur viņam Viņš ļoti smuki Igaunijā izstāstīja, ka es krītu, bet tā ir nepateicis, cik zemu nokrita. Līdz 31. No 30 līdz 31. Labi, Vēl viena vieta bija tā, kā vispār brīvi. Tur tik tālu. Čils vēl viena vieta. Jēkabpils. Atzīšos, man tā trasa nav vismīļākā. Ja man liktu izvēlēties starp biķerniekiem Daugavpili visām trasēm, es neņemtu Jēkabpili nekad. Bet šī konfigurācija bija pilnīgi jauna. Konfigurācija bija tiešām interesanta. Un, kā pat viņš teica, daudz prasīja no braucēju. Un treņos gāja interesanti. Ar Helviju nevarējām līdz galam izbraukt, tāpēc, kad es bišķi nepareizi sapratu trešo zonu. Bija palicis no pēdējā posma līnijas bišķiņi iezīmētas. Viņas kā palikušas tādas tumšas, bet tāpat viņas redz. Man likās, ka tur beidzās zona. Tālāk brauc nekā vajadzēja. Es visu laiku mēģināju tālāk vilkt un kaut kā nevar davilkt līdz 4. kastē. Cīnos un vispār nevar. Un pēc treniņa Helvijas atnāk salamāja mani un aizgājām kopā. Viņš man aizgāja izmācīt, pateikt, kur ir zona. Un nākamajā treniņā jau varēja izbraukt trasu beidzot. Jā, un trases darbinieki te uzlika konus speciāli, kur beidzās zona. Jā, lai Mārtiņš redzētu. Nedaudziem laikam bija tā problēma, ka neredz, kur zona beidzās. Es tāpat neredzēju to konus, bet jā. Pat konus nepalīdzēja. Un tā kvalifikācija, pirmais brauciens sākums bija ļoti labs. Helvijs teica, ka mēs tuvojāmies kaut kur top 3 ar to pirmo daļu. Un pirmajā pārmetienā, ejot uz trešo kasti, es laikam izsitu sajūgu un liels blīkšķis un kārba beidzās. Nav mana pirmā. Ripojam lēnām no trases. Ne pēdējā. Ir pēdējā. Nerunā. Tā bija pēdējā. Nu, cerēsim. Tā bija pēdējā, man liekas. Šogad jā, bet Šogad tā bija pēdējā. Lēnām aizripinājos uz boksiem. Parācīja jau visiem teica, kas noticis, lai gatavo instrumentus un jāskrūvē. Tātad pirmajā braucienā 0. Un samainījām kārbu, visu veiksmīgi. Paldies Brantam, paldies Fāterim un visiem pārējiem, kas apkārt palīdzēja. Un braucu uz otro braucienu. Tie laikapstākļi jau bija tādi puspretīgi. Jau nāca tāds liels zilīts virsū. Un vēl viss bija sauss. Un trasei tikko tika līnijas pārzīmētas.
Un es kā nākot pilnā hodā uz tās līnijas trāpīju, un bišķiņ pa traku samet mani. Un kaut kā izbraucu to trasi, dabūju laikam 70 punktus un 26. vietu. Labi! Un, Mans atbalsts patīk. Un tas top 3-2. Top 3-2 pirmajai daļai, man liekas, ka vēl bija slapš. Slapš savs? Nē, slapš bija. Slapš bija. Sākumā bija slapš. Tā, kad man tuvojās, bija slapš savs tāds, ka bija slapš savs. Uz top 16 bija slapš savs. Nē, man bija top 3. Tu biji otrā pusē, man liekas. Es neatceros. Tur principā bija visu laiku slapšu savs vai slapšu savs. Nē, Un... top 3 bija pilnīgi cūkām. Tur pēc tam bija lietas visu laiku. Un tad beigās uz fināla bija sausāks. Un... Man liekas, ka top 3-2 lija uz top 16 bija šī pierima. Un tad bija slapš. Jā, un tad atkal sāk gāzt. Kaut kas tāds varētu būt, jā. Bet tas top 3-2 vienkārši. Es braucu pret Gustu Penku. Principā uzvarēja to braucienu, kuram bija mazāk kļūdas. Tur vienkārši tā, ka... es teikšu tā, ka pēc būtības nevarēja nobraukt labāk. Tur visu laiku stūra tika raustīta, tur korekcijas nereāli daudz. Atdevu uzvaru viņam. Labi, tu top 16 netika. Top 16 top 32 nārā. Visi atdod uzvaru un skatos komandas biedrus. Bēdīgi. Kā komandas biedriem gāja? Labi. Ieradāmies Jākapelī ar Branta mašīnu. Nē, tu bez piekabas ieradies. Es atceros, mēs jau braucām. Jā, tā pirmais posms, kad man pat atveda mašīnu. Viņam pat Brants aizveda mašīnu. Tā atceros šo. Bija patīkami, visu cieņu. Neko kā kvalifikācijas dienas, bet neatceros, kā man gāja. Bija dīri, ok, man patīk tas iemetiens. Nezinu, kā pārējiem, bet liekas viens no labākajiem iemetieniem, kurš tur taisīja. Ar tādu normālu kastē netrāpīja OZ4. Ko? OZ4? No 50, jā. 50, kā kur reizīt. Bet, kurš palika? Man tā liekas, mums bija 2., 3. vieta dalīta. Ja? Yes, abiem diviem 2., 3. vieta dalīta. Kvalifikācijā 90 punktu abiem. Jā, tur viņam atkal iedalīja bišķi pa daudzos punktiņus. Man nebija iemetiens, bet man bija OZ4. Tev bija iemetiens, tur nebija OZ4. OZ2, tur gar tām smiltiņām. Viņš sekoja līdzi visam. Tipi neatcerās, ka pats netrāpīja kastē, bet atcerās, ka man rats pāri bija. Viņš jau neredzēja savu braucienu. Viņš jau neskatās savus vienkārši. Es savus nekādu jēgu savus gadīju. Bet nē, kvalifikācijā 2., 3. mēs sadalījām. Es biju 2., tu 3. Jā. Forši, tev bija pa līniju vairāk. Zinu. Tas ir interesanti, ja ir vienāds punktu skaits. Es skatījos, kad ir... Līnija pirmā. Par līniju. Kam vairāk līnijā ir. Ja līnija ir vienāda, tad vienkārši ņem nākamo. Vienkārši labi rezultātus jau to neatspoguļo. Vienkārši ir vienāds punktu skaits, 1, 3. Nē, kā tur vienā vietā var atpoguļoties. Pieņemsim, 2., 3. vietā var būt vienāds punktu skaits, ne? Nē? Tad tev visiem punktiem jābūt vienādiem. Gan leņķim, gan līnijai, gan stilam. Nē, es domāju tādā ziņā, ka pieņemsim, tu esi 2., tu dabū pa kvali 10 punktus. Jā. Pa 3. vietā dabū 9 punktus vai 8. 8 punktus. Redz, vienāds punktu skaits, bet pa 2 punktu mazāk. Jā. Tāpēc ir 1, 2, 2, 3. Nav 2, 2 vietas. Žēl. Bet jā, tādēļ top 3-2, es pat neatceros, pēc ko es braucu. Es zinu, ka man šogad bieži iekrita pret Rudolfu Eglīti. Pareizi, jā, visticamāk. Jā, Rūģi. Šogad pirmo sezonu brauc, un tīri labi viņam iet, manuprāt. Bet, es uzskatu, ka pieredzīt deva savu. Uz savus labus bija, visu smuki nolasīja viņa līdz braucienu. Čeisā arī viss atstrādāja, kā vajag. Un top 16, top 8, tur tam, pam, piram, uz top 4, piram. Top 4 gan es paliku, man liekas, 4. Top 4 tev pat mani bija. Un pēc tam pret Hariju pa 3. vietu. Jā, top 4 zaudēja tev, atkal tur pim. Un pret Hariju, pašu vainas dēļ, varbūt ne pašu vainas dēļ, nezinu, iemetiens viņam bija salīdzinoši lēns. Un tur bija tā jaunā asfalta saguma maiņa, un tieši trāpotos tā asfalta saguma maiņas, un man iztaisnoja ārā. Un neko tur vairs nevarēja izdarīt. Pagad, tas bija tas posms, kur, man liekas, viņš nevarēja robā trāpīt. Jā, pret mani viņam sākās šitie ieskrējieni prikoli.
Kam nemāk robā trāpīt, un tīri pīri. Pret tevīm braucot pareizi, netrāpīja otrā. Nu, viņam tā branda mašīna ir tā, ka tu lielos apgriezienos šiftojot. Atmaskas. Vajag savējo vienkārši saskrūvēt. Nē, viņam vienkārši turbačir, viņš gribēja, lai es tur atčakarējos ar savu atmosfēru un pēc ar turbačir. Nu, bet arī... Ko tu nevarēji? Arī savā ziņā tur bija tā, vienkārši tagad runājot, ja, tajā posmā līdz ieskrējienu piedara jā, bet tev viņam jābūt plūdenam. Labi, bet pagaidi, man neļauj izstāstīt. Mēs ieskrienāmies, es atvalku pirmo līdz galam, es pastos pa kreisi, un tu man esi tur. Nu jā, un es skatoties, varbūt netrāpīja romā. Kāpēc? Tev pieder trasa skaties uz priekšu. Es ieštepsalēju otrajā, un es jau caur sajūgu taisu fliku. Un ja es būtu trāpījis otrajā ātrumā, tev nebūtu puspurns. Nu, netrāpīja. Tāpēc es speciāli netrāpīju. Labi, es pēc tam izstāstīšu savu variantu. Bet jā, viss cieņi, malac, tu vinnēji jau otro reizi. Sagāja. Nav, divreiz arī tu esi man vinnējis, laikam, jā? Pēdējā trīs reizes. Jā, tāpēc es saku, es vienmēr atslāpstu tur tajos braucienos, tur šitā. Pret Mārtiņu tieši. Vienmēr pret Mārtiņu ir šitā. Mārtiņam tā nepadodies. Mārtiņam, viņš nav pelnījis. Ok, šitās atcerēšos. Nē, joks. Jā, ko lai es vēl pasaku? Neizdarīju savu darbiņu līdz galam, bet bija labi. Bija viennozīmīgi, bija labi. Tur nav starpība. Ceturtais koka medaļiņa, bet sagāja. Viennozīmīgi aizcīnoties līdz top 8, man liekas, jau ir labs rezultāts. Jā, es uzvarējis pie mūsu strītā līmeņa, jau arī top 16 iebraucot, man šķiet, tu jau... Jo kā tas street līmenis ir audzis, tas ir vienkārši... Man liekas, ka nekur pasaulē nav tāds streets kā mums. Vispār. Baronos gan tas skats no malas bija tāds interesants. Tur tie laikapstākļi bija ļoti sarežģīti. Man liekas, ka tā bija vienīgā gonga šogad, kur Street X-ā bija tikai top 8. Tāpēc, ka nevarēja Džeku kvalificēties. Nevarēja kvalificēties, jā. Šitas, kas blakām sēž, arī nevarēja kvalificēties. Nē, bet arī mums ar Helviju, piemēram, man treniņos tā bija, man tā vienīgā gonga, kad es reāli speciāli izslēdzu rāciju ārā. Helvijs bija dusmīgs uz mani, es biju dusmīgs uz visu pasauli. Es braucu treniņus. Nē, pirmo treniņu sesijas nobraucu ļoti labi. Priekš jaunas trases labi, teiksim, tā visiem bija tur kaut kādas kļūdas. Otro sesijas nobraucu reāli. Tā kā nebūtu bijušas pirmās sesijas, tā kā mēs atkal sāktu no jauna braukt un vēl sūdīgāk, un tad bija vienkārši izslēgta rācija, un man bija principā jātiek ar sevi galā. Trešo vēl atkal daudz maz kaut ko savācos, bet arī tur tas lietas vēl uzlīja kaut kas. Kaut kas bija toreiz vēl. Es nebiju. Ejot uz to svētdienas dienu, uz to galveno sacensību dienu, ejot uz kvalifikāciju, es jutos vispār nepārliecināts par sevi. Es biju domājis, ka te ir tā diena, kad iespējams brauksim Street X-ā. Nezinu, ko es sev galvā saliku, ko es sev sastāstīju un ko neatceros tās visas domas, ko es domāju, bet pat maģi neieslēdzu man tā liekas, kad... Eiropa negāja. Un reāli savācos un kvali uzbraucu dienas labāku. Vispār to dienu, 2 līdz tam mirklim labāko braucienu un bija otrā vieta kvali. Tāds labs plūdens un foršs brauciens pa sausu. Tandēmos gāja jautri. Palielam man vismaz, tad tie atcerās, es biju kā ļoti jautrs tandēmus. Top 3-2 tur bija... Ar Levizeru mašīnu, tas viens cits džeks aizmirsu uzvārdu, bet labi, tas tur bija viss normāli, viņš ir iztaisnojis priekšā, bet tad bija tie briesmīgie laikapstākļi, tur slapšs savs. Man mašīnā likās, ka mēs nobraucām pilnīgi cūku līdu. Helvijs saka par rāciju, bija ļoti labs līdz, neviens vēl tādu labu nebija iedevis. Man likās, labais. Zin kā, mašīnā tev ir pilns salons ar rokām, sajūgiem, daudz sajūgas, spied bremzes, tad to, šito. Un top 16 es izdomāju, toreiz pilnībā, es atceros, top 16 jau bija pilnībā slapšs, braucu savu līdu, to līdu bija, principā, varētu teikt, ka izlaizīs visas kastes, man viss tur gāja, viss forši, un pēdējā pārmetinā apgriezos pret, principā, nespēcīgu tā mirkļa šo te konkurentu, un es vienkārši braucu to otro braucienu, domāju, ko lai dara? Es reāli apgriezos. Es biju vinnējis to braucienu, es reāli apgriezos. Es neatceros, ko man Helvijs vai teica kaut ko par rāciju, vai neteica. Viņš toreiz pateica, izsūdi vai kaut kas. Kaut ko tādu viņš teica. Un tad toreiz es atceros, tajā sakojošajā braucienā es mēģināju izdarīt visu, ko vien varēju izdarīt. Man liekas, tam konkurentam jau bija līdz otrajai kastē jau kāds 3 reizes pa sānu uzsitis. Lai viņš jūt, ka es esmu, viņš tur pustaisni, pustā, bet es viņu tur visu laiku daudzīju no visām pusēm. Viņam jau otrajā OZ2 aizmērējā bufera nebija.
Tad pēc tam OZ3 es viņu ar tur pastumdu ārā no trases, lai pasistu no līdzsvara. Jo man nebija variants. Man bija jādara viss pilnībā, ko izdarīju. Un beigās viņš pabrauc tajā savā līdā 2 reizes taisni, un beigās tiesneši pastījās video, ka viņš aiz manis arī bija braucis taisni. Līdz ar to viņam bija 2-0, un man nebija 2-0, un līdz ar to es tiku tālāk. Top 8 man bija Penka, ar kuru es jau šogad esmu 4 reizes ticies. To varbūt pēc tam beigās, bet, laikam Gustam es jau murgos rādos visdrīzāk ar Fāteri abiem diviem, jo viņiem visas gongas pret mani beigušās. Šo sezonu tās visas 4, kas viņi pret mani tikušies. Top 8 bija Robčiks, kurš ātrumā nevarēja trāpīt. Tā situācija no manas puses bija tāda, ka mēs normāli es zināju, ka viņam ir turbačs, es zināju, ka viņš fliko iemetienu, es zināju, tu zini, ka tev ir atmosfēra, tev ir jāskrienās, jāsāk skriet līdzi, tu nevari neko tur gaidīt. Un kā jau visās mūsdienas strītu trasēs, tev ir iemetienā durvīs. Nav varianti, tu gribi vinēt, tev braucienu, tev jābūt durvīs. Es vienkārši ieskrienos ar pirmo ātrumu, atvelku pirmo, lieku otrajā, skatos Robčika nav blakus. Es kamēr lieku otrajā, kamēr skatos, kur Robčiks nav, vienkārši parādās pēkšņi žurkas aizmuguri man pret blakus sādātāju durvīm. Viņš tā te fliko, vienkārši skatos, kur Robis parādījās. Un tad toreiz, jā. Zini, kāpēc tā vispār bija? Tu pat piemērs lielu tādu interesantu faktu. No. Ka Helvītis, tu Helvītim prasīji. Es tā prasīju, vai Robis taisīs fliku. Un tu saprati, ka nē? Es sapratu, ka viņš netaisīs fliku, ka viņam var būt sānā, durvis. Un tāpēc es arī zināju, bija savs labs. Viņš saka, netaisīs fliku pa šitādu laiku. Un tad es vienkārši skatos, man blakus sādātāja durvis parādās. Reāli žurkas aizmuguri parādās. Nevis sāns, bet aizmugurēja lukturi blakus sādātāja durvis. Tas tur braucienu no malas. Un toreiz, Robčikam tā bija laikam tā kļūda, pa ko tiesneši reiz viņam ielika pa to ieskrējienu, jo man arī sanāca aiz viņa iemesties. Atmosfēra nevar tā uzreiz pēkšņi ieskrēties, kā tas turbačs ieskrienās pūtienā. Man tur arī sanāca pataisnoties 2 iemetieni, bet man vienkārši nebija ātrums, lai ieskrētos tā vismaz no manas puses. Šitie te attaisnoja. Tas ir zaudētāja domas. Un Robčika arī pabakstīja. Toreiz man tā liekas. Mana mašīna. Jā, un finālā arī vinēju, bišķi kaut ko pabakstīju. Bet es biju baronos uzņēmis vienu savu kursu, kurā vietā ir jāpabaksta bišķu. Un principā pret pilnībā visiem to izdarīju. Nevis sist ārā, bet kurā mirklī tev ir jābūt pilnībā durvīs, lai to pretinieku nepalaistu projām. Jo tajā OZ3, ja tu palaidi projām uz to garo taisni, neceries, kas gāja? Jā. Ja tu tur bišku palaidi vaļā ātrāk kā viņš, tad ir problēma. Tu viņam sanāk ķert, Robis mani ķēra. Nevis brauc tandēm aiz manis, bet ķēra. Bet es visus nevienu, tur principā var pastīties video, nevienu tajā mirklī pēc OZ3 nepalaidu vaļā. Jo es kā OZ3, ja man sanāca bišķi kontaktiņš viņu uzbakstīt minimāli, bet es uzreiz arī pilnā gāzē gāju līdzi, jo es zināju, ka ja tu tur palaidīsi vaļā, tad būs problēma. Palielam arī vinēju. Tā. Negodīgi, bet vinēju. Kāpēc negodīgi? Nezinu, man liekas, viss normāli. Tas bija racing tāds, ko es biju uzņēmis sev galvā, kā vinnēt to gonku. Kur bija āķis tajā trasē, teiksim tā, kur tu nedrīksti vispār. Katrā trasē ir savs āķis, principā. Es nesen skatījos interviju ar Chelsea Denofu, kur viņš stāstīja, kāpēc šos nebrauc FD. Ka viņš vienkārši saprast to, kā uzvarēt, un viņiem vairs nav interesanti. Tā es no viņa sapratu tajā intervijā. Es redzēju man fragmentu tikai no viņas, bet labi, es nezinu, tas ir šis gadījums. Tā es domāju, ka vienkārši ir, tā es domāju, ka, piemēram, kā es jūtos uz pēdējo posmu, kad bija principā, protams, bija stress vispārējais, runāsim gan jau pa pēdējo posmu, bet, tev jānoķer arī tas feelings, ka tev jau ir principā, ja kādreiz tu skatījies, es, piemēram, skatījos to egli, kas tev nāks pretī, bet tev jau jābūt ir vienalga, kas tev nāk pretī. Tev ir jābrauc pret visiem, vai pret Martinu, vai pret Robi, vai pret tur jebko. Vienalga tas uzvārds, vienalga tas numurs uz tās mašīnas. Tev pret viņu ir jāparāda viss tas, ko tu vari parādīt, principā. Un man tāks, tur ir arī tas galvenais feelings, nevis kā Robčikam. Man vispār padoties. Drifta dievu bija ar patiņu, tā sakot. Labi, ķersimies klāt biķerniekiem, un tad mēs varēsim izrunāt visu kaut ko ap turp, šurp, jo ir vēl daudz visādi jautājumu un kāzus situācijas pa visu sezonu, bet izrunāsim secībā. Tad biķernieki noslēdzošais posms. Labs posms. Jā, labs posms jums visiem. Kuram bija lielākais lampu drudzes braucot uz to posmu? Vai kāds sēdēja punktus skaitīt, cik trūks, cik vajag? Kaut ko saskaitīt. Tur man tāks bet... visi bija izrēķinājuši. Bet braucot uz turieni vispār nē. Labi, tu pats rēķināji kaut ko?
Es biju tā uzmetis aptuveni, es to tabulu teikšu godīgi, mēs viņu bijām paši slapjā, viņi ielika Instagramā, kad jau to tabulu, viņi ik pa laikam tur varēja viegli paraut vaļā to postu, un es to tabulu biju pavērs vaļā, vairākas reizes parēķināju, paskatījos aptuveni, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, bet es vairāk parēķināju, vai Martins mani var apdzīt, cik man ir jāizdara tā, lai es būtu nosargājis savu 3. vietu, un parēķināju, pa to 1. es jau, protams, es uz viņu skatījos, bet es nerēķināju tik tālu, es rēķināju, cik vispār vajadzētu, lai 2. apdzītu. Braucot uz biķerniekiem, kurš tajā brīdī bija līderis pēc punktiem? Robs, man liekas, visu sezonu, man liekas, bija līderis. Vienīgais Daugavpils mums bija vienādi. Jā, tas bija vienīgais. Jā. Man liekas, ka uz to posmu mēs vispār brauc tāds, kad mēs jau bijām kaut ko sarakstījušies, kad es vienīgais jau varu noķert, ja Patiņš nekvalificējās. Zinot to, ka Patiņš ir stabils braucējs. Bet dabūs 2-0 jau ir vienreiz. Pirmajā sezonā. Viss jau var notikt, bet zinot to, ka viņš ir stabils braucējs, 4. vieta man ir garantēta. Augstāk es netikšu. Bet ir jānosargā arī tā 4. vieta. Tā kā, es braucu tādā pušķilā uz gonku, bet arī ne līdz galam atslāptu. Labi. Bet sāksim ar Robu. Labi, šķilā. Jebkurā gadījumā tās visas dienas bija tādas interesantas, emocionāli arī. Ja visu sezonu es biju diezgan tādā čilā, tad pēdējais posms bija tāds, bija šīs jau, tomēr. Man bija vienalga, teiksim, godīgi, no 1. vai 3. vietas mans sezonas mēģis bija top 3 vismaz. Ja pagājušā sezona bija kaut kāds 6, varbūt 5, jā, tad es tur baigi daudz neiespringu, redzot pēc kofertējuma tabulas, kā Martinam, vienīgi mani nevarēja fiziski viņš apdzīt. Top 3 man 100% garantēts. Protams, pats skrobīgākais bija tas, ka visu sezonu tu esi pirmais un pēdējā posmā tu nokrīties pa to vienu pozīciju. Ja? Bet tā visā citādi viennozīmīgi. Es tikai priecājos arī par Mārtiņu. Tas jau kāds tur gala rezultāts nebija tas pats svarīgākais. Es priecājos par tevi arī neuztraucies. Būs arī tavs laiks. Jā, pagājušajā gadā 2. vieta kopertējumā būs Top 8 izlidoja, jā? Top 8 izlidoja pret Mārtiņu. Un pret ko tu atkal izlidoja? Pret Mārtiņu. Atkal. Jā. Kāds stāsts bija šim braucienam? Es nezinu, vai tajā vajag iedziļināties, bet tā īsumā sakot... Branta mašīna. Tas, ko, top 16 Žānis man uzsita pa mašīnu, par ratiem netrāpīja, es visticamāk, tur tā, aizmuguri bija diezgan šķība, tā kā aizmugurējas durvis vairs nevarēja atvērt, un tur skaties fiziski, tas aizmugurējas fenders tev ir šitā te izlocījies, un es domāju, ka likās, ka par rati ir uzsits, vai ne, un tās pusiņš gāja. Un es sapratu, ko es gribu uzbraukt ar Branta mašīnu, ko tur daudz, cik var to sābiņu mocīt. Labāk ar Branta uzbrauksim, vai ne? Un kas vārds pa vārdām, skatos, es sēžu tiklakā un man pēkšņi met zaļo karogu, un jāsāk braukt. Un skatos, Mārtiņš aizbrauc, sapratu, ok, viss tā. Pārējais tu nogulēji startu. Jā. Es vispār šo aizmirst biju. Tu tādā čilā atbraukt uz sacensībām, ka tu pirms starta skrollo telefonu un nogul startu vienkārši. Brauciens jānobrauc tāpatās, vai ne? Un gribējās parādīt cilvēkiem foršu braucienu, un kāda bija pāris... 5 kontaktu medaļas bija. 5 kontaktu bija viņam sakot, žēl, ka ar Branta mašīnu, sorry, Brants, tā mašīna izlīdz. Mana mašīna nav žēl. Tur tas tā maz. Nē. Tas melnā tā neredz. Tas melnā tā neredz, jā, bet bija foršs brauciens, foršs čeiz brauciens, man patika līderans no savas puses. Es domāju, ka man tie koini riktīgi nepatīk tajā konfigurācija. Man savā ziņā patīk, bet tie koini, kas tur bija salikt pat rases malu, un tie, kas nezinu, kas ir koini, tie ir konus. Es sapratu. Un man liekas, šits te arī. Cik savāc viņas? Pēdējā likumā man liekas visus, jo tu uz pārmetienu man aizķēri bumperu, un bumpers karājās tā riktīgi uz āru, un viņš vienkārši viss konus slaucīja nost. Es tik sēdēju mājās, skatījos tiešai ar popu un atceros to, ka vienkārši visi konus ir pazūd un parādās tas bumpers vienkārši malā. Es Robinu jau pēc iemetienu uzsita pa sānu, tad tu kaut kāds 2 nogāzi. Jā, pēc iemetiena izsitu viņu bišķi kārā, un pēc tam tajā garajā es viņam pēdējā pārmetienā tā nobučoja aizmurēja buferi, ka tas buferis pavērās uz visām pusēm, un tad tas konus sāk lasīt tas buferis. Tāpēc es nebraucu mašīnu. Es zināju, ka būs sūdi, ka būs problēmas, tāpēc vajadzēja uzbraukt ar Branta mašīnu. Bet,
Es skatījos tos fināla braucienus, man patīk, kā viņš brauca. Mārtiņš domā. Fināla braucienu nevajag. Līdz finālam. Finālā līdz pēc iemetieniem man bija labs līdz. Vietām prasītos bišķi lielāku leņķīti, bet tā visā tīri zolī. Saka, Džeks, ar adapteriem. Saka, Džeks, kas zaudē top 8. Pēdējā posmā. Nu, pagājis, vismaz sezonā otrais. Pagājuši bija otrais. Manā jāturpina, laikam šits jau vinnēja mazais. Man tā spriedze, zin kā, es varu teikt, kā parēķinājām tos punktus, ka 3. plus mīnus ir, bet arī vajag nokvalificēties. Mēs zinām, tas ir tehniskais sports, var viss kaut kas notikt, var tur uz kvali pirmo saplīst mašīnu, mandrāžu un vispārējais. Nu, man spriedze bija likās, ka liela, bet man arī sezonas mērķis bija top 3. Sezonas mērķis principā bija izpildīts, bet viņš bija jānosargā. Ieradāmies uz kvalifikāciju, uz treniņiem. Treniņi gāja diezgan, man tāks, normāli visiem, tur nevienam nebija problēmas. Man patika mūsu Helvijā uzslava to, ka mēs jau bijām tādā līmenī, ka, ja pirmajā braucienā mazajām tur bija problēmas pirmajā dienā, bet mums ar Robi bija tā, ka pirmo braucienu pilnīgi jaunā lejautā tev iedod ar jaunām kastēm. Tur bija kaut kādas nianses, bet otros braucienus jau mēs abi divi, viņš Helvijas teica, ka jau pro džeki jau pa lielam jau, laiza visas kastes un viss jau ir kārtībā. Uz kvali es biju, tā bija tā feinā nedēļa vispār, jā, kad es visu nedēļu no pirmdienas cīnījos ar pazeminātu temperatūru. Nezinu, vai stresi, vai darbi, vai kas. Piektdienā sākās treniņi, ceturtdienas dežūra pa žarkā bija elīgi forši ar visu nakti ugunsgrēkā. Tad piekdienas treniņus mēs kaut kā nobraucām un uz sestdienas kvalifikāciju es redzēju 2 starta tiesnešus un 2 trases toreiz. Tur bija tāda nianse, jo es tur sadzēros visādas siltos dzērienus un tā tālāk, koldreksus un pēc kārtas un laikam kaut ko saforsēju tur pa daudz. To kvali man likās, ka es nenobraukšu, bet nobraucu laikam bija 3. man šķiet. Un tad es sapratu, ka trešā dalītā vieta. Tad visticamākais 3. Penku, ar 2. 3. ar penku man tās dalīt. Un tad es sapratu, tad es jau biju sarēķinājis punktus, kad pēc kvaļa, ka es jau ticu top 32 mājās, es jau to sarēķināju, ka Mārtiņš mani fiziski vairāk nevar apdzīt. Jā, es arī izkrītu top 32 un Mārtiņš vinnēja gonku, ka viņš mani fiziski nevar apdzīt. Pēc kvalifikācijas jau. Un tad jau laikam bija bišku vieglāk. Krīpatu vieglāk, ka tu zini, ka tev tā 3. vieta ir, bet tad sākās stresa spēle, kurš viņu spēlē, kurš nespēlē un tā tālāk. Man liekas, ka tie top 32, top 16, top 8 bija Zaģerkas ar Robi un top 4 tie līdi un Čeisi bija ļoti stabili un ļoti labi. Man vismaz tā likās, cik es arī noskatījos video, tad arī vairāk cilvēku nāca no malas un teica, ka viss bija baigi feini un tā tālāk. Kas man ļoti pārsteidza to pēdējo gonku, cik daudz cilvēku nāca klāt un teica, ka es vinnēju Robi. Vispār, kad uzvaru novēlēja. Nevis tieši, kad Robi vinnēja, bet novēlēja uzvaru no tādiem cilvēkiem, no kā es negaidīju to. Tas nav slikti, tas jau, protams, dod kaut kādu papildus motivāciju un visu pārējo, bet, ko es gribu pateikt, man nebija svarīgi, kā mēs ar Robi esam 1. 2. Tas man vispār nebija svarīgi, jo man jau bija uzvara tā, ka man šķiet, tad, kad es vinnēju Robi, es zināju, ka es visdrīzāk eju garām Harijam, bet es nezināju, vai es eju garām Robim. Tā kā es vinnēju penku top 4 sanāk un tiku uz finālu, es laikam zināju, ka man ir čista 2. vieta, un arī tad laikam atkal pret mazo kaut ko bišku tur. Man laikam Robim sanāk vājība pret mani, un man sanāk vājība pret Martinu kaut kāda vai kaut ko nenokoncentrējās. Tur bija tā līdzīgs stāsts kā Daugavpilī. Ko es izdarīju finālā iemetienā, man vēl šodien nav skaidrs, jo es principā piecirtu hidru, mēs visi taisījām flikus, un tu taisi fliku, ja tu ej ar pirmo. Robs man vispār tajā gonkā iemācīja fliku taisīt. Izstāstīja, kā viņš taisa fliku, iemetienu. Pēdējā posmā, jā. Jā, Robs man vispār izstāstīja, kā viņš viņu taisīja, jo es sapratu, ja tu gribi braukt. Es nekad baigi fliku netaisīju. Tāds man likās ar strīta mašīnu, tur tā treniņos, jā, gonkā nē. Un tad es sapratu, ja tu gribi būt čempions, tad tas fliks ir jātaisa. Pa lielam tā es sev galvā to iemalu. Un Robs man izstāstīja, kā viņu taisīja, un tiesnesis pateica arī, ka viņu grib obligāti redzēt, ja tu gribi braukt top un kvali top. Un tajā finālā pret Martinu es vienkārši, ja visu laiku tu roķina rāvi, tu ieskrienies ar pirmo, griez pa kreisi, tā ieliec 2. izsit sajūgu un dirsu pamet ārā, un tad, kad tu ej uz to pirmo kasti, piecērt bišu hidru un dot gāzē, tad es nezinu, kas finālā man notika galvā, es jau ejot pa kreisi, pirms ieliku 2. izsit sajūgu un vēl piecirtu hidru.
Sastresojās, puika. Es pats pēc tam pārmetos un domāju, kas notika vispār, ko es izdarīju. Bet pēc tam to līdu ķipa nobrauc normāli. Un pēc tam pret Martinu. Martins mani apspēlēja iemetienā. Nu, es neteiktu, ka es apspēlēju. Es teikšu, godīgi, es nezināju, bet viņam tā likās. Nu, labi, tāds racing situations. Bet jā, liku aiz Martinu. Un, zin kā, visi grib finālu redzēt leņķi, kas ko kā. Aiz Martina liekam smuku iemetienu, buferis buferī, un es eju leņķī uzreiz normālā leņķī, un skatos, Martins vienkārši pusleņķi aizbrauc projām. Un zin kā, tev slapš, tu jau nevar vairs tā ātri ieskrieties, kamēr tu atkal noķer to Martinu. Tad es arī tāpatām kā Robčiku, mēs ar Robčiku apmainījāmies ar laipnībām tajā OZ3. Bakstot tāpatām arī Martinu, man tālāk bišķi kaut ko viens otru paņurcījām, un tas jau tāds, zin kā, tāds jau, tad jau sākās draudzīgais jau tāds kontaktiņš. Un es atceros, Robinson jau top 4, man tālāk, ne tajā top 8, kad braucām, es jau viņu bakstīju rādījām un pa blakus tādā tā logu labais. Brauc pirmajā gonkā nesmuki pakaļ, un viņš arī dādīja papīrus to logu. Visu to redzēja ļoti labi. Jā, viņš man tikko jauns dizainīs, viņš man baks padarīs. Tas braucienu laikā sanslīdē vēl. Ne, jā, pa slapju jau tas ir normāli, pa sausu grūtāk bišķi, man tālāk to izdarīt, bet, man tālāk ar komandas biedru, tas ir savs vibes uzbraukt ar komandas biedru, bet jāatceros, ka tā ir gonka globāli, bet jā, atgriežoties pie tā pamata, es nezināju, kurš es esmu, tāks pie apbalvošanas vēl mēs stāvējām, tā kā lai lielāk rezultāts, es var saprast, ka es esmu vēl Robi apdzinis, un, es saku, man bija vienalga, vai Robis ir pirmais, vai es esmu otrais, vai Robis ir, galvenais, ka mēs esam abi pirmais, otrais, un Malacis Martins, Martinelli vēl ceturtais. Tā kā, lai šis bet pirmais posmā? Pirmais posmā, kur es top 8 es tev lietas sakārtoju, man liekas, pret Harīti. Jā. Martins top 8 Harīti. Harīts jau pats sev sašā. Jā, tur viņa kļūdas dēļ es uzvarēju. Visu, ko viņi varēja izdarīt. Un principā tev palīdzēja tikt augšā. Viņš bija savu darbu izdarījis, man bija jāļauj viņam uzvarēt. Man to kebabu dāvanu karti tik ļoti nevajadzēja, viņam vairāk spīd sauli cauri. Tā mēs nolēmām un zikām komandai tomēr katram mums ir 2 uzvaras. Man tuvāk mājā kebabu. Jā, viņam ir tur pārsimt metru, man liekas. Bet mums vajadzēja katram 2 uzvaras. Šajā sezonā 6 posmi, katram pa 2 uzvarām. Kāds ēdīs laimīgi, kāds brauks laimīgi. Kāds stūrais maispēja laimīgi. Labi, īstenībā jau godīgi sanāk arī. Tev ir 4 piedestāli. Jā, es kā dabūju to. Un otriem abiem ir pa 3 piedestāliem. Tad jau viss ir godīgi. Un es izkrītu vienreiz top 3-2. Jā, Robim ir 2 uzvaras, 1 otrā vieta. Un Martinam ir 1 trešā un 2 uzvaras. Jā. Tā ir tīri loģiski, viss sakārtojās. Es braucu vai nu finālu, vai nebraucu pa 3. vietu vienkārši. Tā es esmu izdomājis. Vai nu braucam līdz finālam, vai top 8 krītam ārā, vai top 3-2. Tā vismaz šo sezonu sanāca. Principā, kā komandai tā? Tagad ļauj izteikties. Posmu uzvarētājiem. Jaunākajiem uzvarētājiem. Es galīgi. Normāli. Varēja jau negriezt tā. Normāli tas bija. Jā. Ko jā? Jā, pēdējais posms. Šitie kopērtējumi spraigi, top 3. Es tur neko vairāk nevaru izdarīt. Un kvalifikācijām Latvijas bija 4. vieta. Jā, 4. 5. dalīta, 85 punktu. Bet treniņos vispār nevarēja iebraukties. Helvijs man teica visu laiku par iemetienu, lai es taisu fliku, nevis kaut kādu, vienkārši kaut kādu sfaru pārnešanu. Vajag normālu fliku, lai dabūtu visus punktus. Tad arī ar pēdējo treniņu braucienu iebraucos. Nobraucām kvali, un tad jau nāca top 3-2. Top 3-2 es braucu pret Jāni Rušķi, man liekas. Tur jau es biju uzvarējis pēc iemetiena. Viņš vienkārši sagriezās, uzvara man. Top 16 bija pret Brantu, kad Robs vēl nebija paņēmis mašīnu. Vēl vesela mašīna bija. Un Helvijs man teica, ka viņš taisa iemetienā lielu fliku. Es domāju, labi, ne jau tādu, kad nereāli fliku. Un es kā jau parasti 1, 2, gandrīz es kā aizmugurējā buferī, bet sāniņā. Un es gaidu to fliku un vienu brīdi vienkārši tā norāju pa kreisi. Es domāju, man viss purns nav, viss slikti. Bet kaut kā sagāja. Un tā arī palika. Jā, purns palika dzīves. Un kā iemetāmies, tas pirmais pārmetiens uz inside man likās vienkārši
tāds, ka labākais pārmetiens man dzīvē. Nu, man tā likās vismaz. Nāvē. Un, jā, uzvara man. Top 8 nāca Harijs, kur principā viņš man atdeva uzvaru. Man līdz bija tīri labs. Elvijs teica, ka varēja šur tur pielikt, bet ļoti stabils. Un Čeisā, kā jau zinot, stabils braucējs un mierīgi var sekot. Presēju un viņš bišķi pa platu izbrauc. Un mums bija tā, ka ja tu kā pateikt? Notriec 3 koinus. Jā, notriec 3 koinus. Vai savāc 3 koinus. Tev brauciens ir beidzies. Un tā arī notika, un viss uzvara man. Un tā arī es, man liekas, ka jums sakārtoju visu. Ko tu man neko nesakārtoji? 1. 2. vietu. Jā, Harijs nevarēja tevi apdzīt. Jā, vairāk. Jo tu top 8 izkrīt, un Harijs top 8 izkrīt. Tā sanāca, jā. Top 4, es neatceros, pret ko bija. Nē, atceros gan pret Kaktiņu. Tur bija arī tāds brauciens. Viņš man pēdējā pārmetienā vienkārši brutāli, teikšu, man liekas, ka ratā ielika un vienkārši neļāva man pārmesties. Un labi, kļūda viņam, uzvara man. Un fināls jau pret Bestiju. Sparīgi partneri, jā. Gadam izkastas brauciens. Jā, tas fināls tiešām bija šausmīgākais. Viņš vienkārši nebija skatāms. Reāli sūdīgs. Tur vajadzēja dot OMT, lai mēs uzbraucam vēlreiz. Bet es domāju, tikai dēļ laika resursiem un vispārējā. Tur tās gonki jau 2 stundas kavēja. Es domāju, tikai dēļ tā neiedeva OMT. Jo abiem tur bija kasjaki. Diezgan liela kasjaka un tev otru. Bet vairāk kļūdas Patiņam, veiksmi manā pusē un uzvara ir man. Un kebabs ir man. Katrā posmā deva kaut kāds pēcbalvu pirmajā vietā vai tikai biķerniekos pēdējos? Tikai finālā, grand final. Dodu kaut kādas pēc balvas. Katra gada pēdējā posmā kāds kaut ko uzsauc no sērijas. Jā. Mazais būs rastīgs. Okay, tagad fiksēs jautājums katram. Mīļākais posms, bet tā uzreiz, kas pirmais galvā. Nedomājot. Daugavpils? Igaunija? Dalīt Daugavpils un Igauniju. Nevienu? Daugavpils. Okay. Tagad būs Patiņam jautājums. Cik šogad puses un kārbas ir aizgājuši? Es skaitīs. Es esmu laikam viens no ratiem, kas māca abas puses reizē nocirst. Es atceros to. Jā, ka pils treniņā. Kārbas līdz šim. Daudz. Katrā ziņā daudz. Puses redaktori kādreiz gāja vēl vairāk šosezon. Šosezon puses varētu būt kādas 4, 5. Kārbas laikam getragi kaut kādi 2 vai 3 un 1 zēvs. Kas zēvs, ko nevar iznīcināt. Es viņu arī to iznīcināju. Jā, lai tāda kaut kāda matemātika. 5 puses, kaut kādas 3 kārbas šosezonu. Un tev arī bija stīkli vairāk šogad? 4 priekšējie logi šogad. Kādā veidā? Redzēju, kā centrs uzlīm. Man pat sāk atbalstīt stiklinieki. Pēc tā, kad es jau viņiem 3. reizi zvanīju, ka man vajag priekšējo logu. Tā sistēma diezgan vienkārši. Uzlikām stiklu šķiedras halbi. Nevis ar oriģinālo aizveramo, tā kā nāk žurkai kā metāla halbai, bet ar rekurtiem aizbīdītājiem. Pirmo reizi aizmirsu aizvērt raganā, laikam atvērās. Otro reizi aizmirsu aizvērt biķerniekos atvērās. 3. reizi es biju piebraucis tikko ielīmējis jaunu logu nedēļa. Man stāvēja halbe mazliet uz augšu, piecelt ārā nostutēta. Es ienācu garažā pēc kaut kāda instrumenta, izgāju ārā, skatos vējš iepūtas halbe logā. Tas bija 3. loks, un 4. laikam man tāks man viens, bet tas bija kaut kur pie sākuma. 4. īstenībā man tāks bija kā pirmais, viens labdaris slapjā raganā atnāca attaisīja halbu pa tālu vaļā. Vienkārši tā, ka viņai te gala, iespieda stūri, un stūris vienkārši aizrāva plaisu. 4 logi, jā. Man jau džeki vairāk, man te vajadzēja kaut kādu vienai citai mašīnai no viņiem, lai logus samaina, un es viņiem uzrakstu, čau, vajadzēs logu, bet šoreiz nē, 36, un šie jāsmējās. Jā. Tas ir tāds fakts. Un tu priecājies, ka vēl logu var dabūt tik vienkārši? Viņiem man tāks jau viņi pēc mana pieprasījuma jau tur vienu cēsīs visu laiku. jau sagatavot. Gan jau Patiņš viņi man vispār pakaļ. Solīja, man tāks līdz 1. posmam, es biju samainījis jau tos 3 logus, man tāks līdz 1. posmam.
vispār starp pavasari un līdz pirmiem posmam. Un man džeki teica, tas viens, kas līmē no tiem džekiem logus, viņi brauc semipro pa mehāniķu Pro 2. Viņš teica, vecīt, es varu paņemt līdzi logu. Ja kas man būs līdzi, tad kā vajadzēs. Nē, ja man tehnisko komisiju izies, Dainis būs uzlicis štampeli, tad arī, ja plaisa būs, tad līdz gongas beigām nobrauksim. Tā kā, jā. Robi? Kur mašīna bija braukt beigās interesantāk? Nevis forša, nevis ierasta, bet interesantāk. Ar tavu vai ar Branta? Viennozīmīgi ar manējo, tādā ziņā, ka braucās viņa daudz foršāk, bet ar Brantu man patīk. Ar Brantu ir tik agresīvs fliks varēja taisīt. Es nezinu, vai tā redukcija vai tā jauda. Jauda plus mīnus tajā viņa mazajā būs kartē. Gan arī tas pats, varbūt viņa bija šī vairāk. Bet varbūt tas 6-cilindrīgais nedaudz smagāks ir, ka viņam tā inerts, taisot to fliku, tāds daudz patīkamāk, bet visā citādi, nekas labāks par Sābiņu nav. Tāpēc ar viņu cīnos un braucu, jo viņš turējās fantastiski un cik Lapkovskis izbrauc. Sābiņš tiešām bija mums, es neatceros, kad bija pagājuši gadu, Mehudienas. Man kaut kas notika 92. un es prasīju Robim, vai nevar iedot Sābiņu un why not? Tā arī Edīte tik pie jauna pulikars vilcēja. Viņš man garāžā. Garāžā, bet tajā dienā, man liekas, kad panelim apakšā viens plasmas krita visu laiku lejā, un es nevarēju normāli gāzi uzspēt. Es viņu vienu reizi vienkārši uzspēru augšā, un viņš vairāk man netraucēja. Tā bija Robi mašīnā vai tavai? Robi mašīnā? Robi mašīnā. Tā viņš remontēja. Es viņam to neteicu. Šur tu viss kaut kam bija šī jākarājā. Jā, bet tajās Mehudienās es arī ar Sābiņu uzvarēju. Ja saliek pēc braucieniem, atgriezīsimies pie tiem taviem 2 autiņiem. Ja saliek pa braucieniem, tad tu vairāk nobrauc ar savu mašīnu vai ar rezerves mašīnu? Viennozīmīgi ar savu, jā. Bija viens vesels posms, kurus nobrauc ar Branta mašīnu. Un vienā es paņēmu tikai uz tandēmiem, un vienā es arī paņēmu jau pie to pārstāvju. Bet šogad daudz mazāk pagājuši, kad man liekas ar vairāk mašīnām brauc. Robi, mēs neatceramies visas tās mašīnas, ar kurām mēs braucam. Viņš vienmēr maina mašīnas. Tas bija smieklīgi. Man saka, ka Robis brauc ar tā postos. Kāds Robis? Zini, kas bija labākais, ko es atceros finālā. Viņš saka Dainītim, ka viņš mainīs mašīnu. Viņš saka, labi, kuru? Branta, to jau visi zina. Pat komentētājs zina, ko gan citu viņš ņems. Un viņam Dainītis saka, uzliec vismaz kaut kādu numuru savējo virsū tās mašīnas. Viņš pieiet. Tur jau ir manējais uzlīmēts, raksts 8. Tieši tas pierāda, cik Robis maina mašīnas. Jā. Ja principā pilnībā sagatavot mašīnu priekš Robi. Jā. Es arī Robim devu savu mašīnas gongu. Pagājušajā gadā 4 vai 5 mašīnām dažādām brauc. Pirms skatītāju jautājumiem, nezinu, nav īsti gramatiski latviski pareizi, bet, teiksim, kurš no jums komandai lielākais haļavčiks? Kuram vienkārši sanāk? Sajiet nevis sanāk. Sajiet, sanāk. Es neteiktu, ka mums tā kā sajiet. Principā tas viss ir uz veiksmi un skilu. Sajiet, zinām, kādam cilvēkam. Kurš ir veiksmīgākais? Pārfrāzēsim tā veiksmīgākais. Pirms 2 gadiem Jēkabpilī viņš vinnēja pirmo vietu. Tas galīgi un kāds braucienu apmetot. Vēlreiz? Visi citi apmetās, ne viņš. Nē, viņš vienmēr finišā tur apmet. Es nezinu, kā viņam sagāja, bet... Nē, man tādas, mums neviens nav haļavčiks palielam. Visi ir kāpējuši. Ir grūti, jā. Visi vienmēr ir, protams, ka tev konkurence sagriežās vai kaut kas, bet tu esi nobraucis stabilu līdu, lai iedevis normāli visu, un konkurence pats vienkārši bijis vainīgs, bet ir kaut kādi citi, varbūt tu pasties no malas liekas, ka citiem ir haļavčiks, bet vai kādam no mums ir šī sezona bijusi haļavčika? Man liekas, ka nē, visi ir skrūvējuši tās mašīnas. Es saku, mēs ar Robi pirms pirmā posma abi vienu dienu iepriekš ar izceltiem motoriem sēdējām. Martinam un tās kārbām vienu pēc otras mainīja un visi tām tehniskajām problēmām un visam ir gājuši cauri. Te ir vienkārši darbs, treniņi un vispārējais. Te nav haļavas. Palielam. Ir kādreiz, ka tev var paveikties kaut kas, bet... Zin kā, ir jau tie konkurenti, kas brauc varbūt augšgalā un kam nesanāk tik labi. Un, ja tev sakrīt egla, tur varbūt tev daļai kaut kā atvieglo to ceļu uz augšu, bet visā citādi tāpatās tev jau ir jācīnās. Kad braucienu tev jābrauc un tā kā tu brauc un nevis... Katrs brauciens jābrauc uz pilnu pēc būtības. Tas ir nākamais jauns par to, ka, teiksim, tu stāstīji, ka tu teiksim, brauc 40 un priekšējais sagriežās. Nākamais tev ir līdbrauciens, kas it kā jānobrauc mierīgi. Nav tā, ka tā mierīgā braukšana tā sarežģītākā. Ka tu tā kā mēģini atmest tā kā mierīgi, tā kā ar garantiju.
Mums jau tāpat gāzē jāiet. Ir varbūt es nezinu, es man tā šo sezonu arī kaut kādu, principā man visi kvaļi bijuši augšā vienmēr, un man vienmēr sanāk līdz pirmais, un tad zini, kas tev ir aptuveni jāizdara čeisā. Tieši tā, ja tu brauc līdzi un tev aizmugurējs apmetās, tad tu vari, sekojot viņam, varbūt pieņemt kaut kādu distanci. Neskrāpēt durvis, bet būt kaut kur tuvu visu laiku. Bet tad nesanāk, tas emocionāli nav tieši tā sarežģīti, ka tev vajag, ka tu it kā zini, ka tu esi uzvarējis, bet tev ir jānobrauc. Man citreiz ir bijis tā, ka man gribās ritīgi skrāpēt durvis, bet tu sev visu laiku prātā dzen, nevajag sūdus, nevajag. Izņemot, ja tas pret mani. Pret Mārtiņu savādāk, jā, bet, man Helvīts bieži arī teica, ka jābrauc seifā ar distancīti, un es vienkārši nevaru. Viņš saka, ka viņš man saka, kāpēc tu riskēji, ja tur jau ir vinnēts, bet, gribās uzbraukt. Nē, tas risks ir vienkārši, tas risks ir pa lielu. Lai tu viņš ir vienkārši, tas var maksāt pārāk dārgi. Teiksim tā, nobraukt un likt, piemēram, ja tu nobrauc vadošo, sakojošais dabūja 0, un tev principā ir tikai kaut kur tuvumā jābūt, viņam jānobrauc. Bet, zini kā, tu treniņos jau nekad tā nebrauc kaut kur tuvumā. Mēs jau esam pieraduši daudz maz tuvu visi braukt. Un tad, piemēram, ja tev sanāk kādi sūdi, un tu arī dabū 0, un pēc tam sāc skatīties līdus, un nedod Dievs, viņam ir bijis labāks līdz, un tu daļ tā zaudē. Un dēļ tā, ka tu ķipa brauci galīgu safe runu vai tur pilnās durvīs un riskēji, tur ir kaut kāds tas viduspunkts jānoķer. Man vispār kaut kad dzīvēs nākotnē Helvijam viena jauna ideja par šiem safe runiem, kā viņus nodēvēt un kā viņus artikulēt ar cipariem. Bet, labi, es gribēju teikt, ka varētu viņus vispār tā skatīties pēc cipariem. Izskatīt to situāciju un vienkārši... Viņam ir grūti. Es vispār brīnos, kā Helvijs var... Tas arī ir jautājums, vai jūs neplānojat par to, ka ņemot vērā to, cik bieži jūs satiekaties. Vēl kādu spotu ņemt? Jā. Nē, Helvijs ar visu. Helvijs tiek ar mums galā. Es neesmu jūtis momentu, ka viņš varbūt netikt. Viņš arī pēdējā posmā parādīja to, ka viņš gan var notiesāt Pro 2, gan paspēt arī uz mums uz visu. Cepuri nost Helvijam par to, ko viņš dara. Viņš speciāli lido katru reizi no Somijas uz katru mūsu gonku. Tiešām paldies viņam. Jā, un nē. Ir man, piemēram, bijis... Krēslā, jā, Helvija krēslā, ko mēs viņam uzdāvinājām, bet viņš pie manis visu laiku. Es viņam uz gonkām ņemu viņu līdzi. Bet, jā, viņš dara fantastisku darbu. Un protams, man ir bijuši kaut kādas gonkas, ka kāds no laiva vēl kaut ko bišku palīdz neprasot. Vienkārši palīdz no malas. To pašu Igauniju man palīdzēja bišku vēl no malas vēl viens papildus spoteris, neprasot vienkārši, tev sāk sūtīt video pēc katra brauciena. Paldies arī tam cilvēkam, ka viņš man palīdzēja un atrada tās āķa vietas, kur man, piemēram, bija kaut kāda kļūda. Un, jo, Helvijs ar, piemēram, viņš var kādreiz kaut ko palaist garām reķini, jo tev jau arī tam spoterim nav jāstāsta tikai tas viens savs braucējs, tev jau jāstāsta visa egli, pret ko tavam braucējiem būs jābrauc. Un, ja mēs esam 3 braucēji, viņam principā jāstāsta pilnīgi visi. Viņam jāzina visi, kā brauc. Visi top 3-2? Jā, viņam visi top 3-2 jāzina. Katra braucēja mazāk kā neviens. Tā, mēs uztaisījām mazu video skatītājiem, kur atsaucība bija. Sākšos ar personīgajām ziņām. Rituāls pirms braukšanas trasē. Katram no jums vai tāds ir? Man personīgi laikam nav. Agrāk pagājušajā gadā es darīju tā. Pīpēt nav labi, bet pirms katra topu braucienu es uzpīpēju cīdzi un es jūtos labi. Tas arī viss. Marlboro, jā. Nē, viņas nav viņš izteicis. Man ir viens rituāls, ko es nestāstīšu. Principā es to izdarīju. Uz baznīcu aizbrauc? Nē. To es tikai Daugavpilī izdarīju, bet principā pirms man tālāks no Igaunijas sākot, man ir viens rituāls, ko es daru pirms gonkām. Tas laikam strādā. Ja pagājušajā gadā es klausījos kaut kādā Eiropa mašīnā, tad man tālāk šogad es nevienu gonku. Jūs dzirdējāt, kādreiz šogad man rācīja Eiropa? Man liekas, ka vienu reizi es dzirdēju. Jā, kādreiz es biju DJs. Pirmajā posmā. Nebija? Varbūt tas nebija no tevis. Varbūt bija. Pirmajā posmā varētu būt. Bet, principā, pārējo laiku visas īstenībā man šogad maģis ir bijis mašīnā izslēgts, ko es nezinu, kāpēc es tā darīju, bet darīju. Es biju ar sevi un nerunāju ar sevi, bet domās ar sevi biju. Un tas, laikam, jā, bet tas viens rituāls ir, bet tas palielam paliek pie manis. Man ir, jā, viens rituāls. Martin? Man maģis vispār nav. Es mūziku nevaru klausīties, bet mans rituāls... Baigi tāds nav. Vienkārši pirms brauciena uzliek ķiveru un sev tādu motivation speech bišķiņu iedēlu.
Tu to vari. Nu, tu to vari. Pēc būtības, jā, tāds uzsit pa stūri, tāds ķipa, es to ķipa varu. Nāvītei. Zini to, ka jūs visu laiku redz kamerā. Tas normāli apdirš man. Redz un dzird. Viss skaidrs. Tad ir arī personīgā ziņas jautājums. No personīgiem ziņām sasūtīts. Kurš no jums komandā ir trakākais trasē un kurš ir tāds vairāk stratēģis? Nu, pēc šodienas sarunas uz stratēģis viennozīmīgi, ka būs Mārtiņš. Meklējot savus knīfiņus, vispārējo trakākais, es nezinu. Es teiktu, trakākais laikam Robis ar prikoliem saviem. Nu, Robis ir rokstārs, tāpēc viņš pagājušajā gada rokstāru. Pa stratēģi varētu būt, ka es esmu stratēģis un, teiksim, tā stabilākais, kas arī rezultāti rāda ar visiem koļiem un visu pārējo. Un Mārtiņš vienkārši peld. Tad viņš ir rokstārs, tad viņš ir stabilākais. Es viss vienā. Viņš visu no visiem ir. Mārtiņam vienkārši tur paliek 18 gadi. Jā, viņam tas vecums. Starp citu, pēc mēneša man paliek 18. Ko dāvinās man? Tev neko. Kāpēc? Kāpēc man to būtu jādāvina? Drīzāk, ko tu viņam dāvinās? Nē, vajag otrādāk. Ko tu man dāvinās? Viņš savos 18 gados mums dāvina dāvanas. Es neesmu dabūjis nekādu ielūgumu vispār. Pagaidiet. Labi, davai. Mēs brauksim 18 gadiem ar sīkajiem. Viņš aizmirsīs uzreiz. Brauks uz Rīgu ballēt. Ar sīkajiem kopā. Es gribētu reāli. Gribētu? Jā. Davai. Ar sīkiem uz Rīgu. Kādu Rīgu? Uz Ādažiem. Ādažos. Laukos dzīvoja. Nu, jā. Vai nākamgad komanda paliek tādā pašā sastāvā? Vai ir bijis par domu par komandu? Jo principā mēs nezinājām vienu lietu, kāds ir plāns nākošais gadu, bet burtiski ne tādā sastāvā, bet to jau skatīsies, kā viss izvērtīsies. Vēl nav plānots, vai jā? Jā, Neesam šur vai visi tur izrunājuši viennozīmīgi, ka jā, bet to jau skatīsies, kā laiks ies. Atstāsiet intrigai, ja? Šī sezona pilnībā vēl nav beigusies, vēl nav bijusi apbalvošana, mums vēl nav komandas noslēgums bijis pašiem savējais. Laiks rādīs, kur kādam plāni nesīs nākamgad, bet šogad mēs laikam esam pēc šī gada sapratuši, ka mēs negribam vairs citus jaunus cilvēkus nezināmus. Mums ir savs vibes, savi cilvēki un tikai savējos cilvēkus. Tāds, piemēram, Andersons, ja kādreiz gribēs komandā, viņam vienmēr būs atlastas rokas. Mūsu čempions. Jā, mūsu čempions. Viņam vesels stāsts no Daugavpils. Jā, vesels stāsts no Daugavpils par viņu ir, bet tā laikam mēs jau izrunājām arī pēc pēdējā posma un vispār, ka jā, mēs tādus jaunus nezināmus cilvēkus vairs negribam komandā. Mēs labāk brauksim principā vai 2 vai 1 cilvēks komandā, nekā ņemsim nezināmus un jaunus cilvēkus. Tad vēl viens jautājums no skatītāja, kas ir no komentāriem. Kurus no jums nākamgad varēs redzēt Pro 2? Vai jūs jau gribat to teikt, negribat to teikt, vai redzēs, vai neredzēs? Mani toči neredzēs. Tev neredzēs. Ja man neatnāks kāds ar džunguru naudu, nelieliks uz galda kaut kādu tur variantu. Tas jau kaut kur dzirdēts stāsts? Jā, mēs runājām vienreiz par šito. Es uzreiz saprotu reāli. Tas reiķināšu, cik izmaksā viena Pro 2 sezona. Tev jau mašīna vajag par 100 štukām. Es tā uzskatu. Tas ir mans uzskats. Es negribu konkurēt spējīga mašīna sākās no 50. Jā, labi, parādi. Katram savs viedoklis. Jā, katram savs viedoklis. Jā. Es uzskatu, es nebūtu gatavs ar 20 štuku mašīnu, ja tas cīnīties. Okay, bet 20 štuku mašīna paši sabūvēt vai 20 štuku mašīna? Nē, labi, tur rēķina detaļas kaut tajā mašīnā. Idejiski. Lai tā mašīna būtu konkurētspējīga, vienkārši ir vairāki piemēri, kas ir labi braucējuši, aizgājuši, piemēram, Pro 2 pēdējās 2 sezonās. Neko tu nevar izdarīt, jo tev vienkārši nav fiziski tās mašīnas un to treniņu. Braukt Pro 2 tikai ķeksīšu pēc, un kad tu tur esi bijis. Var vienu gonku uzbraukt, noīrēt mašīnu. Es to gribētu, jā. Nākamā sezona nepiekrīt. Katram savs viedoklis. Pilnībā piekrīt. Ko tu saki? Par ko? Par mašīnu vai varētu uzbraukt ar... Vai es varu ko? Nē, es uzdevu šķību jautājumu par to 20 štuku mašīnu. Vai varētu sabūvēt, kā domā? Tas nav. Jau pats lielāko daļu dara? Jā, pats dara visu principā. Domāju, ka jā. Viennozīmīgi var. Bet vai konkurētspēja? Vai tā mašīna? Jo šobrīd pasties. Mēs varam iedziļināties tajā visā. Plus cenas tam visam mēs zinām, kas ir tavuprāt tas pats dārgākais, kas tev nevarētu izmaksāt tajās 20 štukās, lai tu dabūtu to mašīnu kā tev. Es nesapratu vispār. Reduktors. Es sapratu domu. Reduktors.
Es atradu jau, ka viņus var no 38. un vēl Nē, tur ir Winters jāliek. Ja tu gribi cīnīties, tur ir Winters. Mēs aktuāli esam uz vienas domas. Viņi ir aptuveni tālāk. 225. riepu. Ja tu brauc ar 265. riepu, tev viennozīmīgi nav varianti. Tev vai kaut kāds 6 vai 39. reduktors to neturēs. Tas pats arī ar kārbu. Nē, ja tu brauc turēs. Winters turēs, jā, bet ja tu brauc ar 265. sliku. Ja tu brauc ar 225. Pro 2 ir 225, visas ielas riepa. Semipro, jā. Mēs jau pa semipro, ne jau pa pro. Semipro ar 750 zirgiem ar 188 žurkas reduktoriem. Jā, bet viņi čakarējās. Nečakarējās. Kā kuram krāpās kāds reduktors. Tev arī pasties Reku čuvaki brauc semipro ar ZF kārbām. Viņiem nešķīs kārbas. To ar saviem 208 zirgiem izšķēja 4 kārbas pa sezonu. 3 bija Gaitrāk, 1 bija ZF. Labi. Tas bija viennozīmīgi. Tas ir, zini, kā... Tas varbūt labi, tu uzliec to Winteru, bet tas tev atvieglo savā ziņā vienkārši tavu to visu... Tu vari braukt. Tev ir daudz, tev nav jāsēž garāžā, jāmaina pirms tam reduktors. Jā, tu tur hop, visu izdara, bet tas, tad principā arī strītā var braukt ar 2.5 parastu žurku ar samitinātu reduktoru. Var braukt. Braukt var, bet vai tu ar viņu vari konkurēt? Es teiktu, nē. Kādu žurku? 2.5. Nē, labi, tev jau ir viss kaut kas sadarīts, bet es saku, tā vienkārši stoku paņem vienkārši ielas žurku, sametina reduktoru, ieliec hidru un ieliec šaibas reikā un brauc. Mēs runājām par to, ka Steinbergs izbrauc manu mašīnu, tu izbrauc manu mašīnu Raganā. Perfekti, brauc. Raganā. Jā. Bet tur tāda mašīna normāli nobraukt ar Jēkabpili? Jā. Ar viņu vēl vieglāk braukt. Ja tu iekāptu Mārtina mašīnā, tev būtu 13 reizes grūtāk braukt nekā ar savu žurku. Nevar būt. Es nevaru. Vienkārši viņš ir. Man tajā mašīnā iekāpt, jo te grūti braukt. Ir grūti braukt ar 92. viennozīmīgi. Ļoti grūti. Bet viņš ir pieredzis. Viņš ar viņu nobrauc centās stundas, viņš pieredzis. Tur ir gāzes pedāls, viss tas. Es nemāku ar viņu braukt. Kāds gāzes pedāls? Briesmīgs. Regulējums. Viņam ir regulējums. Tā, ka tu atliec gāzi, viņš jau dod gāzi tā mašīna. Elektriskais pedāls, jā? Jā, elektriskais, bet viņam viņš tur ir tā saregulēts. Man arī elektriskais, bet viņš savādāk strādā. Man ir speciāls štais regulētājs, ko es varu regulēt braucot. Vienkārši uzgriez asāku, netika asu. Kad tu iedos man testēt, varēs izslēgt ar pedālu? To var uzlikt jebkādu režīmu. Vai parasto stoku režīmu. Tas bez man vai antilaks. Nē, tas nav antilaks. Tas ir vienkārši asuma regulators. Viņš ir pieredzis, viņš ir nobraucis ar to, un viņam viss ir, viņš var ar viņu pabraukt. Bet es saku, ja tev vienkārši cilvēks no malas būtu jāiesēnina vai tavā žurkā vai Mārtiņa 92. Ar tavu žurku viņš nobrauks labāk. Bet starp citu, jā, es varu tam piekrist, jo, kad es iekāpu pirmo reizi Robija mašīnā, man liekas, ka pirmo reizi Mehudienās iekāpu tavā mašīnā, un vienkārši sāku braukt. Ar žurku ir viegli braukt, bet tā ir nākamā paudze. Tās žurkas vienmēr nebūs. Man būs 2 melnu sedanu točni. Tev vienmēr būs 2 melnu sedanu, tu trešo meklē vēl. Es esmu atmeties jau. Es vienkārši uz savu žurku skatos, tāpēc es arī apsveru domu uz šādu kuzavu skatīties. Es pilnīgi atbalstu tavu ideju. To mēs redzēsim vēl, kas man iznāks. Old school. Ir viens skarbais skatītāji jautājums. Piemēram, 46. Es vispār izslēdzu. Man 46. Es esmu izbraucis ar 46. Nav tas. Žurka man agrāk bija pirmīts. Žurka bija tas pats, kas pirmīts. Un 92. ir pilnīgi kaut kas cits. Bet 46. vispār izslēdzam. Kāpēc? Nevadās tā, kā gribās. Man tā liekas vismaz. Bet kas tieši nevadās? Tas ir baigi tehnisks jautājums. Arī tas atšķirās no braukšanas stilu. Žurkai arī atcerās kupējā un sedanāšu turēšanās. Atšķirās. Viņas bišķi citādāk braucās. Sedans un kupēja. Unīts atkal bišķi citādāk braucās. Var salikt vienu samīšus, viens regulējums, viens motors, un viņas bišķi savādāk braucās. Tas ir tas pats uzbūvēt 2 pilnīgi vienādas mašīnas, viņas brauks savādāk. Kuzo cietība? Kaut kāds svarat nianses, kaut kas. Savi gari. Kā ir zaudēt komandas biedram čempionu titulu? Forši. Apsveic. Paldies. Es saku, ka jūs ap 2 šogad... Es gribēju 105, lai tu man 105 neesi apsveic. 105! Man nav iebildumu. Galvenais ir atmosfēra un tā sajūta,
kopiena, tad ne kopiena, karoči. Mēs esam komanda, mēs uzvaram kopā. Jā. Mēs zaudējam kopā, mēs uzvaram kopā. Citreiz Robs uzvar Martinu top 3-2. Bet jā. Tas skatoties. Bet tāpat tas feelings mēs visi. Feelings nemainās katrā ziņā, vai tā kā mēs jau daudz runājam, vai Robs būtu pirmais, vai es būtu otrais. Tur feelings būtu tas pats palielam. Ar Patiņu mēs jau izrunājām to viņa sērijā par citiem autosportiem. Ar Martinu, man liekas, mēs par to nerunājām. Vai ir kaut kas cits, ko būtu gatavi apmainīt pret driftu? Vai vismaz pamēģināt pret driftu? Patiņš tur ir izdzīvojis pa visu kaut ko izbraucies, un viņš pateica, drifts ir viņa un viss. Es domāju, ka nē. Bet tu esi kaut ko citu mēģinājis? Jā, es šo, tā līmenī nē. Es domāju, ka nē, jo tas man kopš pašu bērnības jau, man bija kaut kādi 11 gadi, un es sēdēju pieturā laukos, un tur bija tricārs, kurš griez saules unītes, un es sapratu, ka tas bija viņa. Ka tas ir mans. Un redz, paiet laiks, man tricāra unītes un vispārējais, un ratu kūpu, visu kūpu, un neko es domāju, ka nevar iemainīt. Varbūt, laikam ejot domas var mainīties, bet es šobrīd par 99%, ka nē. Martin? Es šodien, braucot uz šajieni, Artim stāstīju par pamēģināt šoseju. Es dažreiz uz simulātoru esmu mēģinājis. Cepīt, nē, bet vienkārši pamēģināt. Bet tā, lai pamestu driftu, nekādā gadījumā. Jāsāk pelnīt pašam savu naudu. Tāpēc es arī strādāju. Ir vēl. Es tagad skatos jautājumus. Ir viens no jums kopīgiem draugiem vārdā nesaukšu, ir ļoti interesants jautājums. Privātais vai komentārā? Komentārā. Tas īsti ne par autosportu, ne par ko, bet tas varbūt ir kaut kāds jūsu iekšējais joks. Kas ir stiprāks? Haizivs vai cheeseburgers? Es lasīju, nesapratu to jautājumu. Haizivs vai cheeseburgers? Es domāju, ka Haizivs, jo Haizivs var apēst cheeseburgeru. Es nesaprotu, kurš uzdēja tādu jautājumu? Ir kopīgais kaut kāds? Kaspars. Kaspar? Svīkuls. Jā, skaidrs viss. Tur nevajag atbildes. Tad ir vēl viens jautājums, kas atnāca privātā ziņā. Ja būtu neierobežots budžets, kādu auto jūs izvēlētos driftam un kā to uzbūvētu? Es domāju, ka to kā to uzbūvēt, es nezinu, kā noformulēt, bet... Baigi gari būtu, kā uzbūvēt. Jā, nē, bet kur jūs izvēlētos platformu? Piķis nav problēma, ko pērkam. Kā jūs domājat, ko es teiktu? Es teiktu žurku. Melns sedens žurku. E36 melns sedens. Žurku. Kāds pārsteigums? M-buferiem. Robi, tu? Tas arī viennozīmīgi žurku. Es domāju, 92. šitā 90. Viss tas ir viennozīmīgi kaut kas savādāk, bet, zin kā, nav starpība, kāda ir, man liekas, tava šasija mašīnā, jo vissvarīgākais ir tev galvā un šitie te tavu darbarīki un apakšējie divi darbarīki, jā, jo skatoties pasaules līmenī, kādas mašīnas brauc no Toyotas, BMW, visi figurē gan augšā, apakšā, es domāju, tas nav pats svarīgāk, bet galvenais ir tā galvas lieta un tas, kas tev patīk, pie tā arī pieturēt. Tas ir par Pro 2 un Pro, vai ne? Drīzāk, jā. Es vienkārši reiķināju pats priekš sevis par šasijām, ka žurkas, viņas sanāk dārgākas nekā 90. uzturēšanā. Jā, tas šobrīd ir stipri dārgāks. Tādā ziņā, jā. Durvis, tās detaļas, kas tev vajadzīgas no E36, reduktori, puses, durvis, tās nianses, ko tu nevari aizstāt ar citu. Tas ir strītā. Strīta mašīnā, jā, bet, piemēram, Pro un Pro 2, tu jau liec vaisvebus un tos visas lietas, kas ir universālas, kas dara visu kaut kam, un tā tālāk. Tur 46. vienāds un tā tālāk. Es nezinu, tur noteikti kaut kāds Haris no HGK varētu izstāstīt, kuru šasiju var labāk saregulēt ar kaut kādām niansēm, jā. Bet tā globāli tur visus, es domāju, ka var vienādi. Man skatoties uz driftmasteriem, liekas, ka tur visu var izdarīt. Tur var visu, tur īstenībā tas vienalga, kura virsbūve tāpat tās ir laikam 2 vai 3 motori, ko visi brauc. Jā. LS, Jazix, kas vēl ir populārs. Kas? RB26. Bet tas, jā, MPS, man liekas, populārāk ir. Tagad jau ir B58 sāk parādīt. B58, jā, tur viņš liek vēl, bet globāli, pasties arī to pašu rekordu Nissan Heikinens. Ja? Heinens nogriez aizmuguri vienkārši mašīnā pēdējo pusi. Tas gan bija kaut kas
Nezinu, Tas sedā, fuj. Nissans 200 ar nogriezt aizmuguri vienkārši. Jā, bet tāpēc, ka tiesneši pateica, vai grātam būt kastē un nedrīkst skrāpēt sienu. Viņam vienkārši mašīnai fiziski ir tā aizmuguri. Viņi maņēja vienkārši nogrieza tajā gonkā aizmuguri. Tas bija šī akmens tiesnešu lauciņā. Tas ir akmens tiesnešu lauciņā. Tu nevar uzbūvēt. Tas nav tā. Tas nav nopietni, kad tad uzliekam to kasti tuvāk vai sienu tālāk. Man šķiet tā māksla, viņi vienkārši, es domāju, nepareizi tur tajā sapulcē visu to noformulēja, jo man patika Driftmasterā kaut kāds 3 gadus atpakaļ bija krūti, ka tu skrāpē betonu. Bet saprot, tu skrāpē betonu, tev tā šķiedras aizmuguri, tas, ka tur nostaigā šitāds gabals, to neviens neredz, jo tev visu laiku tā aizmuguri ir par to betonu. Un tagad jau pēdējos 2 gadus ir bijis tā, ka jābūt ir bišku no betona. Un tad var redzēt, kurš māk nobraukt bišku no tā betona. Tā, kad ieliec to aizmuguru stiklu šķiedras tajā betonā, un viņa tur pa šitādu gabalu visu laiku staigā, man šķiet, ka tas jau vairs nav skills. 45 cm stabili. Viņas tur lokās un ņemās. Tas arī bija naudas jautājums, jo viens brauc uz šķiedru, viens brauc uz kevlāru. Bet tas vairāk parāda skilu. Es domāju, ka tur tas stāsts vienkārši... No sienas es arī uzskatu, viennozīmīgi, ka bišķīt no sienas tas ir daudz nopietnāk, jo tad, kad tu esi atspiedies, tad jau tu tur vari spēlēties. Man jau pašam, mēs, piemēram, pastāst kaut kāds mūsu vaļas vai kaut kāds brauciens, mēs paši nesaprotam. Es nezinu, kur noķeram to sajūtu, kur ir tās aizmugurējais rats. Nē, es vispār nedomāju neko. Vajag tā. Vienkārši brauc. Robs vienkārši brauc. Es dažreiz spogulī pastāstu, bet tā arī nesaprotu, kas notiek. Vidējā. Ko tu izvēlētos? Nerabzot budžetu, jā. Tā tev pīts nav problēma. Pīts vienkārši ir līs no kabatām. 200 Nissans. Helvijs sapratīs. Okay. Pielīt Helvijam tikai. Bet kurš 200? Es 13. Es 13. Pagaid, interesanti, neviens nepiemina ne G sēriju, ne F sēriju. 36, 36. Nē, zini kā, mums vienkārši nav, gan jau, ka ja mums pagalmos viņus stāvētu 10, un mēs ar viņām daudz būtu nobraukuši, tas būtu citādāk. Bet tā kā, piemēram, mēs ar Robčiku esam braukuši principā ar žurkām un tricāriem, mums paliek tieši žurkas un tricāri. Mazais ir braucis rekord 92. Viņš jau bišķi atkal skatās savādāk, viņam nav tās žurkas ēras tādas dzīvē bijušas. Nā, mēs uztaisītu tādu rīktīgi šēšu, tādu drift projektu. Šēšu. Ar vienu paketu. Motors? 2JZ. Par motoriem jums neprasīja. Ar antilāgu. Es zinu, kā es laikam uz to skatītos bišķi citādi. Es skatītos, kurš man viņu spētu apkalpot. Es visdrīzāk liktu kaut kādu LS, kas ir nopērkams jauns un ieliekams, un tev nav jābūvē. Un ir džeki, kas viņu zina kā ābeci, pa lielam. Nekā mēģināt pats būvēt. Ja tev ir neierobežots budžets, tev jādomā ir par to, kas viņus sataisīs X stundā. 2 motori. Kas? 2 motori. 2 motori vai arī X stundā, tad viņam viens mērītājs neies, kurš spēs atrast to vai nes uz to tā atkal skatos. Tīri tehniski, lai tev, ja mēs runājam par realistiski, tev būtu piķis, tad, pasties kur Pīteram beidzās Viecikam finālā. Bagātākais čalis driftā, kas tur ir, un vienkārši top 16 izslēdzās mašīna. Viņam ir 2 supers līdzi, un viņam tāpat viņa izslēdzās. Viņam ir krutākā komanda apkārt, viņam tāpat tā mašīna izslēdzās. Labi, tas tehniskais sports. Tev var būt arī pie neierobežot budžeta. Tev var būt nefinišs. Jā. Tavs motors? MP un turbo. Un visai dāvana. Parastie klaņi. Dubultās vārsta atsprītas. Tā kā ir riepūs bērni, tā kā maisiņi izbirst. Jā, tas bija motors izbirst tā kā maisiņš. Līdzīgi šodien bija ar kalsiņiem. Mans ielika maisiņā, ielika vēl vienu cēlu. Tā, Džeki. Es domāju, mēs esam norunājuši gan daudz. Bija normāli, jā? Bija normāli, jā. No mums būs tāda, lai skatītāji nepārprot, no mums būs tāda vienreizēja dāvaniņa, tāpēc jūs uzvarējāt. Mums ir līdz 3 cepuri uz taisniem nagiem, 3 ar ieliektiem nagiem. Jūs izvēlaties vienu taisnu vai vienu ieliektu, un tā ir jūsu. Izstāst jau, ka visiem būs līkanai. Tā izstāst, jā. Taisnās paliks jums. Mārtiņam arī ir liektā. Man taisnā, man tikai taisnās. Tad viņš jau speciāli tā, lai viņam vairāk. Būs ko mainīt vairāk. Paldies, jā. Es gatavs padalīties ar tehnisku niansu, kas bija nepareizi. Nepareizi saregulēt mašīnu. Bet kas tieši? Es nezinu. Paņēma cits regulētājs, ielikt savu softu, standu, uzlikt saregulēt un viss kārtībā, viss iet.
Jo tu taču no pirmā stenda bija izdruka. Izdruka bija, bet viņa augstam bija izdruka. Mēs pēc tam salikām to visu bildi tik tālu kopā, kad izdruka ir viens, un pēc tam, kad viņi ieliek slodzē 2., 3. brauciens, viņš sāk neiet pie 2., 3., 4. brauciena. Viņš dienā vienmēr to aizbrauc uz slapju, arī aizbrauc ar augstu mašīnu, viņi norūdz tur 10-20 minūtes. Tu brauc pirmie 2-3 braucieni, liekas, wow! Un pēc tam viņš saka, pamat ar viens sūdīgāk. Tu jau esi pieredzis, jo brauc, un tu nejūti to. Un tad es saku, mēs tur savirzes, tad tur šito to mainījām un spiedienus, amīšus, pārāk krutus uzlikām aptuveni un tā tālāk. Viennozīmīgi, ka dar kaut ko tev jāiedziļinās tajā, ko tu dari. Un, nevienmēr var sanākt viss. Ja tu domā, ka tev arī sanāks, ir daudz nianses, kas atstāja iespaidu uz to, pieņemsim katru pārbaudīt sērijas kodu kaut kādai konkrētai detaļai, kur tev vajag piekalibrēt, un ja tu to dari pēc citas sērijas numura, tad tev arī nekas tur nesanāks beigās. Attiecīgi, tev kaut kas neies. Nē, man tur arī bija. Es jau biju ķīlnieks daļai tajā situācijā. Tev ir regulātājs, kas regulē. Es jau viņš tur stāvēja, klausījās. Man jau patīk iedziļināties tajās lietās. Janka pats ar sevi bieži runā arī, bet es tajā visā klausos un kaut ko jau spēju izprast pēc tā. Man tā mašīna arī taču nerūca visu tos pirmos 3 posmus augstus. Viņš tur ļurkājās negāja. Janka toreiz ielika vienkārši savu softu, kaut kādu X softu aptuveni, kādam tur vajadzētu būt pirms stendu. Tā mašīna pirmo reizi augstu sāk rūkt normāli. Toreiz jau bija kaut kādas pazīmes, jo pirmā sev kaut kas tomēr ar to veco softu nebija kārtībā. Redzi, un tu esi vienkārši ķīlnieks tajā visā pa vidu, tu jau vari pats visu saskrūvēt, bet pilnībā visu pats tu nekad neizdarīsi. Saregulēt mašīnu, tur ir regulētājs, kas to dara, un tā tālāk. Labi, paprovocēšu ar pēdējo jautājumu. Viņi īsti neatbildēja. Nākamgad visi 3 jūs brauksiet? Vai tas vēl paliks miglātīts? Kaut kur brauksim. Kaut kur brauksim. Bet kur? Tas, kad vai Streets vai Pro 2, ka jūs neatklāsiet, tas ir skaidrs. To jūs man nav ko slēpt, es jau kaut ko būvēju. Esmu sācis būvēt, bet, ja kāds grib atbalstīt finansiāli, lūdzu, esmu laipni gaidīt. Jā, es arī esmu atklāt. Kaut kas būvējās, bet to redzēs, vai paspēs nākamgad vai nepaspēs. Plāni jau liela viennozīmīgi, bet... Bet šie auto, kas stāv, nav plānoti jaukt ārā un nav plānoti pārdot. Nē. Principā... Es zinu, kad es braukšu točni Daugavpili. Vispār. Visu tu brauks. To vēl skatīsimies. Tu brauks. Točni zinu un gribu uzbraukt vienu semiprogonku. Pro 2. Izīrēt mašīnu. Kamēr vēl silts un braukšanas spējas ir, tikmēr izīrēt kādu autiņu un uzbraukt vienu Pro 2. Bet vienkārši ček dzīvē. Nedrīkst nebraukt. Ko tad? Ja tu domā vēl, kamēr silcēs un izīrēt mašīnu, tev ir jābrauc tā visu sezonu. Nē, Pro 2, nē. Pro 2 vienu gonku. Jā. Un strītu kā dzīvē redzēt. Labi, tu izbrauks Pro 2 un tev gribēsies, tu sāks būvēt, un tad tu visu sezonu nebūs braucis un ko tad? Nē, tad satrenēsies pa ziemu. Labi. Es varu pateikt to, ka kaut kas briest, kaut kas arī slēpjas, un to mēs arī redzēsim nākošu gadu. Kaut kas briest, kaut kas slēpjas, tas bija ļoti labi. Big size. Bet jā, katrā ziņā, ja kāds grib mūs atbalstīt, Slapjās Raganas komandas, tas īstenībā būtu 3 zeļus, un kāds ir tik tālu noskatījies, tad mēs esam atvērti. Piedāvājumi. Kārtīgam atbalstītājam nākamgad varēs ņemt sābeņu, braukt un čakarēties un taisīt. Bet atcerieties, ja kurš taisās braukt ar sābeņu, viņam vajadzēs vēl rezerves mašīnu. Vispār, ja Brants nostāš, tad Brantam nākamgad, ja mēs braucam, jābūt komandas mehāniķim. Bija jau plānā piedāvāt. Bija, Brants Maločiks. Tur ir daudz atslēgas vārdi, lai tas viss būtu. Pa lielam. Reduktori jāmaina. Kārbs jāmaina. Ja pagājušajā gadā es nevienu reduktoru nesamainīju uz vienu. Uz vienu redukciju braucu visu sezonu, tad šogad esmu tās kādas 4 vai 5 reizes mainīju reduktoru attiecībā. Nē, labi, 4, nē. 3 točni reizes katrai trasai pielāgojot reduktorus. Es no pagājušā gada nevienu reduktoru, nevienu puses neko nesamainīju. Turbo bišķi savādāk. Kāpēc tad man nešķīst tās puses? Ne jau par šķīšanu, es runāju par reduktoru piemeklēšanu trasē. Labi.
Mēs toreiz nomainījām. Labi, Džek, mēs esam beiguši sarunu īstenībā jau. Nevis tādā ziņā. Mēs jau esam aizplūduši tik tālu, ka mēs pazarējam jau. Kad Mārtiņam kaut kas briest un slēpjas biksēs. Jau 15. Nu, tad viss, mētam mīru. Nē, man vēlreiz jāpasaka. Ko? Es teikšu vēlreiz liels paldies, Džekim. Paldies, Paldies, ka atvedi. Tu atpakaļ jādos pareizi. Vēl jāizved. Jā. Mašīna tēc tāsim, ja? Nē, vajag līdzi. Man tur bītara rinda ir, varam bītara rindā ielikt viņu. Nesodīgs bītars. Jā, labs. Tur 46, viens facelifts, viens preps. Labi. Jā. Vai, mājās. Papļukšais. Ilgi vēl jāgaid. Paldies, Džek. Labi, paldies. Paldies. Davai. Aplaus būs. Pirmais līgā.